salmon privilege. Tikai white privilege, tikai salmon privilege. All fish lives matter. All fish lives matter. Par to tev zivju cilvēki. Bet tad sevišķi migrējošās zivs. Wow. Es ceru, ka mēs to visu jau sākam ierakstīt, vai ne? Jā. Nu ko, mēs tad stundiņu papļāpāsim, kāpēc mences ir labas, jā? Jā. Es uzzināju netik sen, ka... Mences ir labas, bet mencēšana nav laba. Kāpēc mences ir garšīgas, jā? Es uzzināju netik sen, ka šprote nav zivs. Šprote ir produkts, jā. Jā, tas ir barētliņu produkts. Zināju to? Nezināju. Nu, vot. Kur sērija mums jau ir? 14. sērija. Labu vakar, labdien un labrīt visiem uzklausītājiem. Šī ir 14. sērija podkastā Medinieks un Karlsons, jeb Karlsons un Medinieks. Čau visiem, čau Karlson, čau Magda. Čau. Kas ir Magda Karlson? Kas ir Magda? Magda ir Pasaules dabas fonda Baltijas jūras saldūdens vadītāja. Saldūdens programmas vadītāja, vai ne? Tas ir tās precīzais Jā, tituls. es jau pilnīgi klausījos, un es biju tāda, wow, tu atcerējies visu to garo nosaukumu, bet gandrīz tas ir svarīgs nosaukums. Jā, Bet mans jautājums ir, kādi darba pienākumi ir saldūdens vadītājai? Tāda arī ir? Mums nav tāda pozīcija kā saldūdens programmas vadītāja. Bet saīsināt to es saucu par ūdens programmas vadītāju. Tātad, principā, visu ūdens jautājumu ir visu Latvijas teritorija, tāpēc, ka visu Latvija ir Baltijas jūras satedzes baseins. Mēs varam saimniekot Daugavpilī un vienalga ietekmēt jūru. Tātad tur pakrīt apakšā visāda lauksaimniecība un viss, kas saldūdeņu upes un ezeru un aizsprost un tā tālāk. Ar ko es ikdienā strādāju, tas ir lobisms, tā ir komunikācija ar sabiedrību, komunikācija ar uzņēmumiem un praktiski dabas atjaunošanas jautājumi. Ļoti svarīgas lietas, bet varbūt mazliet par Pasaules dabas fondu kā tādu, vai ne? Mēs visi zinām to pandu, ir WWF, ne visi zin, ko WWF nozīmē. Es šodien prasīju sev ofisē, teicu, hei, pie mums būs šāda viesa, ir tas vārds viešņa, man liekas tas vecvārds, bet būs šāda viesa, viņi teica, paprasiet, ko tad īsti tas WWF īsti dara, ko viņi dara, viņi dod naudu, viņi finansē, viņi cik lielā mērā viņi kaut ko ietekmē, jo tas, laikam, tas WWF, visi zina Greenpeace, visādas izgājienus, ja, bet, laikam, tam pandas fondam īsti nav tā kaut kāds footprints vai ne, mārketinga kaut kā, tā, vismaz, laikam, tās iespējas ir, es arī esmu dzirdējis, ko te jūs īsti darat, vai jūs, esmu redzējis reklāmas pieturās? Mani 2 centi ir tādi, ka esmu dzirdējis par Greenpeace, ka viņi ir baigi korumpēti un tam līdzīgi, bet par pandu vienkārši likās, ka panda ir lādzīgais. Ģipa lādzīgais, bet es neko nezinu par to īsti. Kā jums ar to mārketingu ir un cik lielā mērā vai jūs finansē, vai jums ir feet on the ground, kā īsti tas strādā? Gan. Viss atbildes pareizs. Savā ziņā, panda ir ļoti nozīmīgs brands vidas aizsardzībā. Parasti, kad no sākuma, kad es saviem draugiem pateicu, strādāju priekš WWF, viņi tāda, tu tagad esi wrestlingā. Mums ir bijis mums ir bijis court case ar tā kā World Wrestling Federation par nosaukumu. Jā, par trademark mēs uzvarējām. Tagad ir WWE. Un World Wrestling Entertainment, ja es nemaldos. Okay. Un mēs esam minējuši to WWF, Pasaules dabas fonds, tā panda no 61. gada mēs jau esam. Tā ir, mēs tiešām esam viena no senākajām vidas organizācijām. Un parasti, kad saku WWF, cilvēki tā kā nesaprot, kas ir, saku, tā mīlīgā panda. Viņi saka, jā, es esmu redzējis kaut kādu plakātu ar tīģeru vai pandu vai kaut ko. Tad mēs gan finansējam, gan ņemam naudu. Ir tāds termins kā $1 miljons panda. Tāpēc, ka viņi tiešām, tas ir nozīmīgs brands jau 60 gadu garumā. Un mēs sadalāmies par valstīm, kurās mēs tā kā meklējam finansējumu. Tās ir tās attīstītās valsts, un tad mums ir teritorijas, kurās mēs finansējam projektus. Tās ir tās, kurās tā dabas daudzveidība ir ļoti, ļoti bagātīga, nozīmīga, kur varbūt pati valsts nevar nofinansēt šos te projektus, lai aizsargātu to dabu. Tad mēs ņemam to mūsu finansējumu un mēs ieguldam viņu tajās valstīs, lai mēs varētu saglabāt to dabu. Un kas ir jūs tie galvenie finansētāji? Tas ir valdības vai kaut kādi indivīdi?
Ļoti dažādi. Eiropā mēs, tā kā Latvijā, strādājam ļoti daudz ar Eiropas un nacionālo finansējumu. Mēs pieskamies uz projektiem un meklējam šo finansējumu. Citās valstīs, piemēram, Nīderlandē, Zviedrijā, Vācijā, ļoti aktuāls ir privātais finansējums. Cilvēki ziedo ļoti, ļoti daudz Pasaules dabas fondam. Mums ir arī korporatīvās sadarbības, bet mums ir... Mēs stingri izvērtējam korporatīvās sadarbības. Mums ir melnais saraksts, mums ir pelēkais saraksts, un katra kompānija, ar ko mēs strādājam, tiek diezgan stingri izvērtēta. No British Petroleum jūs neņemat naudu, ja? Nē, melnais saraksts. No Shell ir atbildīgāk, no Shell var ņemt, vai ne? Melnais. Tāpēc, ka tur ir daba, logo, iekšē daba, jā, gliemežvāks. Jā, no sakot, Magda ir nopietns spēlētājs. Nopietnā organizācijā visi, kas klausās ievadu, man liekas, šobrīd sapratuši, ka jāklausās, ko Magda teiks, nav joka lieta, vai ne? Tā kā loģiski mums būs jārunā šodien par saldūdeni un upēm un tam līdzīgi, jo tas ir tavs jājām zirdziņš un tur tu zini vairāk kā praktiski jebkurš cits. Man liekas, drusciņi varētu pieskarties arī jūrām, jo es tikko biju Tallinā un tur tik ļoti smirdēja jūra, ka man bija tikai jāiet pāri otras ielai otrā pusē. Man liekas, drusciņi varētu pieskarties jūrām un man liekas vienkārši varētu par kodām atsevišķām trendīgām eko-šmeko lietām papļāpāt, kas tagad ir mikroplastmasas, tagad ir baigi trendīgās un visādāki protestētāji ar zaļiem logučiem apkarinājušies, kas nevar dažreiz saprast, vai viņi labu lietu dara, vai vienkārši pievērš sev uzmanību, jo viņiem tās tik ļoti trūkst. Tikai, ar ko mums Magda sākt? Upēm, jūrām vai jautrajām lietām? Kas ir Latvijas lielākā ekoloģiskā problēma? Varbūt tā varam sākt. Kas ir tas, ja rītdien mums ir jārisina šī konkrētā problēma, ko mums vajadzētu rītdien visiem kopā darīt? Un tad laikam sāksim ar tiem saldūdeņiem, tāpēc, ka saldūdeņi tek uz jūru, un tad viss trendi varbūt beigās, bet jūras problēmas sākas sauszemē. Es teiktu, ka Baltijas jūra, iespējams, esat dzirdējuši, ka saka, tā ir piesārņotākā jūra pasaulē. Mirusī jūra vai kaut kas tāds. Jā, tas nenāk no mikroplasmas un tāda veida piesārņojuma. Tur iet runa par 2 ķīmiskiem elementiem, un tas ir slāpeklis un fosfors. Okay. Un slāpeklis un fosfors indē to jūru, un tas nāk no sauszemes, tas nāk lielākoties šobrīd no lauksaimniecības. No mēslojumiem vai kaut kā? Jā, tieši tā. Mēslojums, slāpeklis un fosfors. Okay. Un mēs to uzberam, kā mēs gribam, lai labība aug, mēs to uzberam riktīgi daudz uz lauksaimniecības zemes. Un daži pētījumi saka, ka līdz pat 80% no tā, ko mēs uzberam, aiziet ūdeņos. Tāpēc, ka mēs viņu vienkārši nepareizi un par daudz uzberam. Okay. Un tāpatās kā tas uz lauksaimniecības zemes palīdz labībai augt, tāpatās arī ūdeņos tas palīdz aļģiem augt. Bet kāpēc ber par daudz? Jo tā ir dārga lieta. Tagad tā ir dārga lieta. Kopš kara. Pirms tam tas nebija dārgi, ja? Kopš kara ir sākušās diskusijas, ka mēslojums ir baigi dārgs. Bet varbūt tas pats sevi izlabos īstenībā. Ja mums nebūtu subsīdijas, tad ekonomika valdītu savā ziņā. Bet mums ir subsīdijas, kas izkropļo to brīvo tirgu. Ok, tad būtībā joprojām it kā dārgi, bet nav tik dārgi, lai beigtu bērt par daudz. Bet kāpēc, piemēram, tie zemnieki, viņi nesaprot, ka nevajag bērt tik daudz? Nesaprotu, zemnieki cīnās par savu iztiku, viņiem ir mēslojums, viņi uzber viņu vairāk, viņiem ir lielāka iespēja pabeigt gadu plusā, viņi vienkārši ber. Jā, nav nekāda ļaundara, kas, man liekas, upes bojā speciāli. Nav tā, ka kāds grib teikt, viss tagad mēs negribam vairāk upes un sabaram mēslojumu viņās un viss izbeigsim šo te dabu. Tā jau, protams, ka nav. Ir daudz elementi. Es tagad visu vainu uzvēlu uz lauksaimniekiem, bet tā arī nav. Jā. Baltijas jūrai ir ļoti specifiska ekoloģija. Tas ir kā tāds liels ezers. Jā, īstenībā nav aprit nekāda, vai ne? Ir mazākā cirkulācija. Viena no seklākajām pasaules upēm. Viss tas ietekmē. Ja mēs uzbaram 1 kilogramu mēslojumu Baltijas jūrā un 1 kilogramu Ziemeļjūrā, būs 2 dažādi efekti. Tāpēc, kad ekoloģija ir savādāka. Okay. Vai tas ir labi vai slikti, bet tas nozīmē, ka mums ir vienkārši jāpievērš savādāk uzmanību un jāpējās ar to jūru savādāk nekā Ziemeļjūrā. Tad to zemnieku vidū risinājums vienkārši pārējais uz pilnīgi bioloģisku audzēšanu, samazināt to savu ikgada jildu un mazāk ražu dārgāk graudi. Nav tikai bērt mazāk, ir dažādas prakses. Pirmkārt,
kaut kas liekas tik primitīvi, bet nebaram mēslojumu pirms lietus. Lietus aizskalos lielu daļu prom. Ir augu seka, ir augu maiņa, ir augsnes kvalitātes uzlabošana. Viss kaut kas, lai pēc iespējas ilgāk to mēslojumu noturētu augsnē, ne jau lai viņš pat taisno aizskalotos uz ūdeņiem. Uzturot, mums ir ļoti, ļoti, ļoti daudz melorācijas grāvja. Melorācijas grāvju funkcija ir pēc iespējas ātrāk aizvedīt ūdeni prom no zemēm, jo vispār mēs esam purvaina, mežaina teritorija. Mēs esam nosacinājuši purvus, lai mums būtu lauksaimniecības teritorija. Ja mēs to ūdeni tā kā paturētu ilgāk ainavā, jo melorācijas grāvs ir taisns, dabiska upe ir līkumota. Jo līkumotāka upe, jo dabiskāka, jo ilgāk tas ūdens paliek pie mums, un jo ilgāk tas ūdens iet uz jūru, jo vairāk tas izfiltrē tās barības vielas, kas ir slāpeklis, fosfors un tā tālāk. Tīpā grāvja dizaini? Arī, jā. Šeit mēs nonākam pie melorācijas sistēmas, kas arī zaļais kurs arī ir tā kā noķēris melorācijas sistēmu un saka, ka tie melorācijas grāvji vairāk nav tik labi. Viens ir tāpēc, ka viss ūdens, kā ūdens aiziet prom, mēs to nekad vairāk nedabūsim atpakaļ. Un šeit nāk klāt klimata pārmaiņas un sausumi, ko arī lauksaimnieki izjūt. Un, jo mēs tā kā vairāk dabiskotu šīs melorācijas sistēmas, jo labāk tas būtu pašiem lauksaimniekiem. Viņiem augsnē būs vairāk mitrums, viņi cietīs mazāk no sausuma periodiem, jo vairāk šīs barības vielas tiks izfiltrētas, pirms tās nonāk jūrā, jo dzīvāk būs jūra. Izklausās lādzīgi. Bet uz papīra izklausās, ka vienkārši visiem būtu labāk un lētāk tas viss. Mums jau daudz cilvēku domā tikai par lētumu. Zigzaga grāvis nav baigi ērti. Strādāt tas nav tik ērti, nē. Jā, tātad tomēr tur ir ekonomiskais aprēķins, vai tas tomēr ir... Būs beigās dārgāka maizīte, ja visu pareizi darīs. Ilgtermiņā tās izmaksas ir tīri jēdzīgas, jo mēs tieši strādājam ar lauksaimniekiem, mēs meklējam tos labos piemērus. Mums ir viens ļoti liels lauksaimnieks, jo mēs parasti sakam, viss šīs ir mazo lauksaimnieku prakses, un to lielu lauksaimnieku nevar pielāgot. Jo, mums ir raps skvieses, ja mēs braukājam pa Latviju, tā ir mūsu augu maiņa. Bet tā ja mēs dažādojam tās ko mēs stādam, jo labāk tas ir augsnē. Mums ir Latgalē ļoti, ļoti liels lauksaimnieks, kurš principā dara lielāko daļu no tā, ko mēs sakam, kas ir labās prakses, bet viņš to dara tāpēc, ka tas ir ekonomiski pamatots lēmums viņam. Es biju dzirdējis vienu tādu arī pupas vai kaut ko tādu lika klāt parastajām sēklām, kodiem graudiem. Un tā matemātika bija tāda, ka tev beigās izaug mazāk, bet tu nemēslo, un tās pupas vai zirņi vai kas tas bija, viņi tā kā nodrošina augsni ar īstajām barības vielām, un tā zeme paliek veselīgāka. Un dienas beigās tu novāc mazāk, bet tu nesi izmantojis ķīmiju, un tu arī ieguldi mazāk. Līdz ar to tavi skaitļi ir mazāki, bet fināla peļņa ir praktiski tāda pati. Un tas izklausījās jauki, bet atkal, ja tu dienas beigās novāc mazāk, un ja visi novāc mazāk, tad ko mēs ēdīsim? Bet mēs izmetam trešdaļu pārtikas šobrīd. Jā. Tā jau vairs nav zemnieku, tas nav zemnieku jautājums, tas ir mūsu jautājums. Tas ir no ražošanas līdz leduskapim, tātad tu pazaudē kaut ko, tāpēc, ka tu piemēram, šobrīd augļu kopībā. Mums trūkst cilvēki, kas var novākt ogas un augļus, un tas aiziet bojā, tāpēc, ka viņi vienkārši fiziski nav nolasīti. Jā. Tā ir viena daļa. Tā kā tas, ko tu pazaudē pašā ražošanā, vai arī plūdi, sausums un tā tālāk, ko tu pazaudē katru gadu, tad tev ir nākamā fāze, kad tu jau pārstrādā to produktu, vai tu viņu vadā vai kaut kas. Tad ir veikalā tas, ko cilvēki neizvēlās, to vientuļo banānu vai nesmuko burkānu. Jā. Un tad ir pats pēdējais, ko tu izmet ārā no leduskapja. Tā kā ir dažādas fāzes, kurās mēs pazaudējam to produktu, un kopā tas sastāv 1/3, ko mēs izmetam ārā. Liela problēma. Tas kļūst uzreiz daudz komplicētāk. Jā, vairs nevar vienu zemnieku vainot. Zemnieku pie vainot, šis tad ir pārējie cilvēki. Kā ar visu īstenībā, tāpat arī fast fashion ir ļoti labs līdzīgs piemērs. Bet sliktums visam kaut kas no H&M mugurā visdrīzāk šobrīd. Bet uz papīra visiem vienmēr ir vienkārši. Izklausās, ka, piemēram, mēs esam zemnieks, man tur ir 50 hektāru zeme.
Tu atnāc un saki, zini, kā īstenībā tev būtu šādi labāk, ne tikai labāk būtu dabai, labāk būtu līdz ar to labāk visiem, bet tev būtu labāk ekonomiski. Bet es tajā pašā laikā vienu gadu man ir sausums, man vajag subsīdiju, citu gadu man ir slapjums, man vajag subsīdiju, tagad man ir jātaisa likumens grāvis. Vai tas zemnieks var atļauties vispār šīs pārmaiņas ieviest? Un ja nevar, tad kur viņam ņemt tos līdzekļus? Tam zemniekam ir visgrūtāk. Es tiešām atkal lietu atpakaļ pie tā, ka mums ir jāmaina subsīdijas. Kuras un kādas? Tas ir valsts un Eiropas līmenī. Ir tāda lieta, ko sauc par kopējo lauksaimniecības politiku. Tas ir 40% no Eiropas budžeta. Tik daudz? Jā. Un tas ir subsīdijās, ja? Vislielākā nauda aiziet tieši KLP, kopējā lauksaimniecības politikā. Tāpēc Britiem bija diezgan liels aplausiens, kad viņi izstājās. Viņiem pēkšņi nebija ko subsīdijas, viņiem vienkārši vajadzīgi, lai gadu pabeigtu. Viņi nogriež savus krūmus vai apkopja zemi, un viens viņam neko nemaksā. Ko viņam darīt? Un tā problēma ir, ka lobisms ir ļoti, ļoti liels šajā sistēmā, un tās subsīdijas aiziet tiem lauksaimniekiem, kas novāc vairāk, kas strādā vidē nedraudzīgāk. Un ja mēs pārstruktūrējam šo sistēmu un mēs atbalstam vairāk tos lauksaimniekus, kas ir mazāki, kas ir vidē draudzīgāki, tad šiem cilvēkiem būtu izdevīgāk un dabai būtu labāk, un mēs varam atbalstīt tās prakses, kas ir vidē draudzīgākas. Bet tas nav Latvijas līmeņa jautājums, tas nav Baltijas jūras līmeņa jautājums, tas ir tikai Eiropas līmeņa jautājums. Eiropas un Latvijas. Arī Latvijā tas ir 7 gadu finansējums. Kā jau Eiropā ir 7 gadu plānošanas periodi, no 20. līdz 27. gadam ir šobrīd aktuālais KLP, bet tas iestājās spēkā tikai 23. gadā. Tāpēc, ka diskusijas bija tik garas, tās naudas summas ir diezgan būtisks, par ko mēs runājam. Diskusijas aizkavējās, stājās spēkā 23. gadā, jo tikai tad mēs varējām vienoties. Tātad jau tas periods ir saīsināts, un tagad, gan jau, ka jūs esat dzirdējuši par lauksaimnieku protestiem 24. gadā, kas sākās. Vienu gadu mums bija šis KLP spēkā, un sākās masveida lauksaimnieku protesti. Es pati biju Briselē tajā brīdī, kad bija šie lauksaimnieku protesti. Un, es jums teikšu, tie nebija mazie lauksaimnieki, kas tur bija atbraukuši ar tiem traktoriem. Tur tā tēma bija arī mazliet cita, vai ne? Mazināt birokrātiju? Nebija gadījumā vairāk runa par to, ka... nebija jau, bet šie protesti nebija jau par kaut kādiem tarifiem vai arī par subsīdiju apjomiem, vai ne? Tur bija runa par to, ka viņiem uzgriez nodokļus vai kaut kā tā, vai kā? Tas lielais kopsaucējs bija tas, ka mazinām birokrātiju. Tāpēc, kad bija teikts, ka ar šo jauno KLP periodu birokrātija ir palielinājusies. Un atkal es atnāku atpakaļ pie mūsu Latvijas lauksaimniekiem un es pajautāju, kā jums ir ar to birokrātiju? Vai tiešām ir tik daudz sarežģītāk šajā periodā nekā iepriekš? Un viņi saka, tas jau nebija viens dienas jautājums. Mūs gatavoja jau pāris gadus tam. Mēs esam sagatavoti. Protams, ja mēs runājam par lauksaimnieku, kur ir viens cilvēks, kas apsaimnieko pāris hektārus, un viņam ir vienam pašam jātiek galā ar tiem dokumentiem, jā, tas ir apgrūtinājums. Bet, ja mēs runājam par lielu saimniecību, tur tā birokrātija nav vairāk tas apgrūtinājums. Tas ir tāds sauklis, ko izmantot. Tu apgrūti ierobežo tirgu, vai ne? Tu apgrūtini mazos lauksaimniekus. Jā, precīzi. Tu motivē centralizāciju, tu motivē monopolizāciju. Ar to mēs arī ejam pret vidi un tā tālāk. Tad būtībā šis jaunais plāns veicināja monopolizāciju lauksaimniecībā un jūs fonds ir pret to. Bet tas nav jaunais plāns, tas arī iepriekš, šis KLP. 20. gada līdz 27. gada. Jūs bijāt to protestējošo zemnieku pusē vai nebijāt? Es tad tikko sajuku. Nē. Nebijāt? Nē, tāpēc, ka tas lielais sauglis ir, kad sistēma nestrādā, birokrātija ir pārāk liela, vides prasības ir pārāk lielas un tā tālāk. Bet šīs KLP, gan šis, gan iepriekšējais, gan arī iepriekšējais pirms tā, ir balstīts uz to, ka mēs atbalstam lielos ražotājus, mēs atbalstam lielo lauksaimniecību un mēs aizmirstam mazos un vidējos, kas īstenībā ir tie, kuri aizsargā dabu. Tie ir tie, kas strādā vidē draudzīgāk, un mēs viņus ar subsīdijām neatbalstam, mēs atbalstam lielos, un tad sanāk, kad mēs īstenībā, kad mēs aizējam uz veikalu, mēs par
vistas stilbiem nemaksājam īsto cenu. Mēs maksājam to subsidēto cenu, un mēs sakam, ka jā, tad tie bioloģiskie produkti ir dārgāki, tas vegānais produkts ir dārgāks, un cilvēki nevar to atļauties. Bet tas ir tāpēc, ka subsīdijas ir sakārtotas tā, ka tā vistas kāja maksā lētāk nekā tas bioloģiskais produkts. Tāpēc, ka vienkārši mēs atbalstam tos lielos ražotājus vairāk. Bet tas sanāk, tādā sapņu tirgu, kur nav subsīdijas, bioloģiskais produkts būtu īstenībā lētāks, ņemot vērā, ka tas tiktu ražots balsoties uz kaut kādiem vides saglabāšanas standartiem. Tas varētu konkurēt. Vai būtu tāds pats apmēram, vairāk vai mazāk? Jā, ja mēs neatbalstam nevienu, tas varētu konkurēt. KLP neeksistē vairs. Vai KLP neeksistēšana vidējiem cilvēkam būtu labāk vai sliktāk? Patērētājam. Jautājums, ko nozīmē labs vai slikts, bet veselības ziņā un finansiāli. Finansiāli, man liekas, tur augšā, par zaļu enerģiju visu runājot, parasti rēķina ko CO2, bet tad ir pensionārs dzīvoklī, kam 3 eiro pieaugums rēķinam ir jau, švaki. Līdz ar to tas labāk vai sliktāk ir primāri, man liekas, cena un otrkārt kvalitāte. Un tad, kad visi var atļauties, tad var prioritizēt kvalitāti. Labi. Varbūt ejot uz priekšu tomēr par to salūdienas tēmu vai par zivīm. Man ir openeris šim. Openeris, Fish Lives Matter ir labākais openeris šim. Konkurēšu. Var cikot, ja mēs pārējām uz upju tēmu. Jau ir noslēgušās vēlēšanās, kad šis podcasts izskan pasaulē. Un es nedaudz, šogad ļoti maz sekoju līdz tām debatēm un tam līdzīgi, bet es redzēju vienu debašu sākumu, un tur bija viena frāze, un es uzreiz iedomājos par Magdu, un liekas, kā es viņai šito pateikšu. Attiecīgi, pirmais jautājums par kaut kādu zaļo kursu, tur sākās, visi sāk cepties, ka visi ienīst elektromašīnas, un kā mēs tur viņus varēsim atļauties, kā parasti kaut kāda lieta, kas tevi līdz galam neskar, un tu par to cepies. Un tad vienas, laikam, Rosļikova partijas pārstāvis, viņš teica, bet ko jūs, Latvijā jau ir tik zaļa zeme, mums ir tik daudz hesu. Perfekts openers. Man liekas, Magda rezonē, lūdzu rezonē uz to, ka Latvijā ir tik zaļa zeme, mums ir tik daudz hesu. Labi, es atklāšu, ka, ja tu man būtu teicis šo pirms 8 gadiem, es būtu piekritusi, es būtu teikusi, jā, Latvija ir tik zaļa zeme. Tagad man drusku slikti paliek, ka es dzirdu to, ka Latvija ir... Ko vispār nozīmē Latvija ir zaļa zeme? Krāsa. Zaļa viņa ir. Tur bija divas lietas. Vai kailts ir tik zaļa? Viens, ka koku daudz, otrs, ka... Zālīs uzaugt, tad ir, jā. Viens bija koki daudz, otrs hesi, jā. Koki un hesi, jā. Bet kailts ir tā koki ātrāk kaut. Labi, tad liekam malā. Es dzīvoju laukos, vienkārši nedzīvoju Rīgā. Es dzīvoju laukos, un man visapkārt sāk rasties tās kailcirts, un viņas nav zaļas. Kailcirtēs, kad mēs, viens no noteikumiem ir tā, ka tu sastādi tos kokus atpakaļ, tu sastādi stādus, un vienmēr tas arguments ir, bet nocert kailcirti, un tad mēs sastādam apakaļ. Ja Latvijā nebūtu cilvēks, mums būtu 80-90% meži. Šobrīd mums ir 50%. Tā būtu normāli. Tu teiksi par kuru valsts pasaulē, kad nebūtu cilvēki, būtu meži. Nē, Arābu Emirātos nebūtu meži. Bet Vācija, piemēram, visa Vācija būtu meži. Viņš kādreiz viss bija mežs romiešu laikos, un tagad viss ir lauksniecības zeme. Bet tur ir tā lieta, kad mums dabiski mēs uzturam pļavu biotopus, tāpēc, ka ja mēs viņus neuzturam, mums viņi aizaug tur krūmiem un mežiem. Tas ir Latvijas dabiskais, tā kā teritorija mums būtu mežs. Mums nevajag stādīt mežu. Tādā ziņā, ja mēs domājam par dabu. Izcirst, jo tev vajag materiālu, un tad tieši tāda vietā, un vajag labi. Tas nav mežs, tas ir resurss. Normāli. Un mēs nerunājam par meža kvalitāti. Kad mēs sakam, ka mums ir 50% meži, mums ir mežu plantācijas. Nacionālajā parkā tie meži nav skaisti. Tādus, protams, arī vajag, bet kāda jēga no tā visa sapūšā koka? Vai viņi ir skaisti? Tas ir subjektīvs jautājums, bet viņi nav ērti pastaigai. Kociņš nomirst un CO2 atdod vidē, labāk viņi pārvērst par mēbeli. Mirusī, labi. Jautājums bija par tām upēm. Mēs aizrunājāmies par hesiem. Kas ir zaļš? Labi, man nepatīk termins zaļa enerģija.
Tāpēc, ka mums ir atjaunojamā enerģija, arī kūdra skaitās kā atjaunojamais resurss, bet, ja tas prasa 15,000 gadus atjaunoties, es gribētu argumentēt, ka tas nav atjaunojams. Jā, kūdras tomēr purvi prasa vairākus 10,000 gadus, lai viņi tiešām atjaunotos. Bet Eiropas Savienībā ir regula, kas aizliedz, kas ierobežo būtiski kūdras rakšanu. Jā. Beidzot. Tāpēc, ka viņi arī saprata, ka kūdra tomēr nav atjaunojams. Nav arī gluži veselīgi elpot tos dūmus no kūdras, vai ne? Un tāpatās par hesiem. Mēs sakam, teorētiski tas plūstošais ūdens ir atjaunojams, bet tas pretī nodara vienkārši masīvu kaitējumu videi. Ja mēs runājam par saldūdens migrējošajām sugām, tad to populācijas Eiropā ir kritušas par 93% 50 gadu laikā. Eiropā? Latvijā? Latvijā ir mazāk, Latvijā nav vienkārši tik precīzi dati, bet ir līdzīgi, tāpēc, ka mūsu upes arī vairāk nav brīvi plūstošas, jo kas ietekmē migrējošās sugas, ir tā iespēja migrēt. Un, ka mēs uzliekam šķērsli. Eiropā jau viss ir vēl vairāk nodambēts, vai ne? Piemēram, Amerikā vēl vairāk kā Eiropā. Amerika jau iet pretēja. Nē, ja mēs paskatāmies uz brīvu plūstošo upu kartēm, tad Eiropa un Amerika ir diezgan līdzīgas. Un, Eiropa un Amerika ir vissliktākajā stāvoklī, vispārējā pasaule ir labākā. Tāpēc, kad attīstītās valsts ir sadambējušas savas upes, taisnojušas, bagarējušas un tā tālāk, mēs esam izmainījuši upes, mēs tiešām viņus esam taisījuši par lielceļiem un aizmirsuši, ka tā ir dabas sistēma. Vai tu vari lūdzu man kā 5-gadniekam izskaidrot? Jo tikai dambis ir slikts. Tomēr dambis liekas jādāku praktisku iemeslu dēļ, un es dzirdēju to vienu argumentu, ka zivtiņas netiek vairoties. Bet tie dambi jau bijuši 10 gadu, kaut kā viņas tur eksistē, mirst viņas, bet vēl kaut kādas viņas ir, bet skaidrs, tas ir slikti. Var tādu apvienot definējumu, kāpēc tas dambis dienas beigās ir tik ļoti slikts. Jā, nav tā, ka tās, nav jau tās visas sugas zivju izmirušas, kaut kā viņas drusciņi papeld tajā upē, un varbūt viņām pietiek, ja viņas turpina eksistēt, un tādā garā. Bet, 7% turpina eksistēt. Jā, 7%. Tā kā iedot tādu kārtīgi pa seju mums ar to, kāpēc tie dambi ir šaka lieta. Kāpēc mums ir jāsapzina Daugavas Hess šau šovakar? Vai ne? Nedod idejas cilvēkiem. Jā, es nevienam neieteiktu pašu rokām to tā darīt. Varbūt arī sliktas lietas no tā, bet, ja tu gribi tā pavisam īsti, piemēram, ir valsts, kur ir tas iet pretējā virzienā, ka mēs jaucam dambjus. Man ir bilde no Somijas, kur mani kolēģi jauc dambi. Tev ir traktors upē, ekskavators jauc dambi, un tev blakus ir laši, kas vienkārši ar galvu sitās pret tām paliekām, tāpēc, ka viņi mēģina tikt uz augšu. Tas vienkārši tie rezultāti ir tik ātri, ka tās zivis jau, kamēr tu jauc, viņas jau mēģina tikt uz augšu. Tu nevari viņām iestāstīt, ka viņām ir jāpaliek tur lejā, un viņām ir jāvairojas tur lejā. Viņas mēģinās iet uz augšu. Tas viss par zivīm, jā? Mēs izmantojam zivis, tāpēc, ka cilvēkiem patīk zivis un viņi saprot zivis. Bet personīgi es vienmēr mēģinu teikt, ka upes nav tikai zivju lielceļi, jo citreiz mēs tad saduramies ar zinātni, kas saka, mums ir jājauc tikai šis dambis, tāpēc, ka tas ir pirmais no jūras, un tur visas zivis nāk, un tas ir vienīgais un galvenais, ko mums jaukt. Un ja es saku, labi, šo dambi mēs nevaram nojaukt dažādiem iemeslu dēļ, dārgi cilvēki un tā tālāk, bet mēs varam nojaukt šo dambi, kas ir tālāk. Dziļāk no jūras, jā. Un tad zinātne saka, bet šo dambi nav jājaukt, tāpēc, ka zivis netiks. Un tad mēs nonākam pie tiem pārējiem argumentiem, ka upes nav tikai zivju lielceļi, ūdenim ir jāplūst, tā ir upju funkcija. Mēs varam teikt, ka dambi ir bijuši lielākoties 100 gadu, bet teiksim arī 1000, bet upes ir miljoniem gadu vecas. Labi, bet skaidrs. Upēm ir jāplūst. Kāpēc? Jā, tāpēc, ka pirmkārt pa upēm kustās sediments, visas barības, vielas, smiltis un tā tālāk. Ja mums ir dambis, tad viss tas sediments nonāk pie dambja, tas tur apstājās, tas tur sāk pūt,
Mums atkal sāk pūšanas procesā, mums sāk patērēties skābeklis. Atkal tas pats, kas notiek jūrā, notiek arī tad pie dambja. Principā rodās šīs bez skābekļa zonas, kad pūst sediments, veidojās dūņas, emitējās metāns, klimata pārmaiņas, un no dambjiem principā mums emitējās siltumnīca efekta gāzes, jo lielāka ūdens virsma, jo vairāk ūdens izgaro pie siltiem klimatiem un klimata pārmaiņām. Mēs pazaudējam vairāk ūdeni pie dambjiem. Lejpusē dambim šis sediments nenonāk, notiek krasta erozija, tātad krasta krīt iekšā. Ūdens uzsildās virs dambja, un kad tas tiek palaists aiz dambja, tas iet silts, un šīm te migrējošajām zivīm atkal augsts ūdens ir svarīgs, viņas nenārsto virs 18 grādiem. Mums somu kolēģi, 18 grādi ir optimālā temperatūra. Somi sūdzās par 20 grādiem. Pagājušā vasarā Latvijā mums bija 28 grādi. Jā. Tām zivīm tas patīkam peldēt, bet zivīm tas ir tāds. Plus tas ūdens kļūst arvien tumšāks un labāk pievelk saulīti, un tu arī ātrāk atklāt sezonu. Jā, tas ir tikai daudz bonusu. Un tajā brīdī, kad tev uzsilst ūdens, tev krastē rodē, viņi kļūst lēzenāki, tu uzbūvē kofijas stopu, tu uzliec kebabnīcu, uzliec pludmali un ekonomiska aktivitāte. Nē, viņi nekļūst lēzenāki. Dabiskā upē viens krasts vienmēr ir lēzens, un viens ir stāvs, mums ir klintis. Tāpēc, kad upē straume neiet tieši pa vidu, bet viņi iet, līkumotā upē, viņi vienmēr vienā malā tā kā aizmet to sedimentu, tev paliek tas lēzenais krasts, tās smiltiņas un viss tas, un otrā krastā viņi tā kā grauž to krastu, un tev veidojas tā klints. Un dabiskā upē tas laiku tā kā mainās, bet kad tev ir krastu erozija, kas ļoti bieži ir arī pie hesiem, tāpēc, ka hesi rausta to līmeni strauji, tev vienkārši tas ūdens, kad viņš tek ar straumi ļoti strauji, viņš izēd abus krastus, un tev brūk tie krasti, principā. Un to mēs ļoti bieži redzam pie aizsprostiem, pie hesiem un tā tālāk. Tev vienkārši katru gadu ar vien vairāk viņi brūk, un tā kā zemes īpašnieki parasti lejpusē sūdzās, tāpēc, ka viņiem teritorija vienkārši iegrimst upē. Tad būtībā, ja tu gribi pārliecināt tādu vidējo cilvēku, kuru neinteresēs dzīves un ekoloģija, tad tas ekonomiskais zaudējums ir brūkušos krastos, kas bojā īpašums. Vai tas ir tas vienīgais? Tas vienkārši izklausās man tāds vienīgais veids, kā pārliecināt cilvēku, kuru uztrauc tikai ekonomiski apsvērumi. Jo labs piemērs, kā cilvēkus pārliecināt ir par tām mikroplastikām, kā mēs beigās pieskarsimies, ja būs laiks. Attiecīgi, ir mikroplasmasas, kas paliek mūsu ķermenī un baigi slikti, un mums visiem par to bija viena alga. Bet tikko amerikāņu zinātnieki atklāja, ka džekiem viņi paliek sēkliniekos, un tagad visi ir nenormāli uztraukušies, ka viņu tad tu vari teikt, ka vienkārši mikroplasmas un pēkšņi visus tas interesē. Jo tu vari brūkošu upi krastu, lecot iekšā atstīt sēklinīs par to krastu. Un tad pēkšņi interesē, es negribu sasisties. Kas par to ir? Kādu tautas metodi mums vajadzētu izmantot, lai mums nebūtu vienalga par upītēm? Zīvis negaršo, man nav zeme pie ūdens. Labi, vasarā pie jūras tu gribi braukt vai nē? Gribu. Viss ups tak uz jūru. Jā, jo ir ļoti augsts ūdens, un ja satecēs tas siltais ūdens, būs siltāk. Izcili. Izņemot to, ka tev satecēs arī tās barības vielas visas, un tā jūra aizaugs ar zilaļģēm, kas ir toksiskas. Un tie ies peldēties, tev suns viņus var sarīties, suņi mirst, un tu pats peldies. Suņi mirst ir labs arguments. Tu pats peldies, tev pumpas sametās, ja tu peldies pietiekami ilgi, tad arī tu vari izbeigties, teiksim tā. Tev derīguma termiņš var beigties. Okay. Nē, es domāju, vienkārši, man piemēram, es pilnīgi saprotu jautājumu. Man arī, visu kaut ko esmu dzirdējis par mazajiem hesiem, ka vispār ir kāda jēga no viņiem un tā. Viņi neražo gan daudz elektrību. Viņi baigi daudz neražo, un tas Kalīšu projekts, vai nekā saka 2004. gadā vai kurā. Bet vairāk tas vidējais cilvēks tikai, jo es, piemēram, ja neskaita Daugavas hesus, es nekad dzīvē neesmu redzējis vienu citu hesu Latvijā. Un viņi ir kaut kur, kaut kur paslēpti, kaut kur tu viņus īstenībā, viņi kaut kur ir zem kaut kādiem tiltiem, tur varbūt Mūžu ezeros arī, piemēram, vai zem kaut kādiem tiltiem, kaut kur vēl. Tu viņus tā īsti neredzi, tās zivis, kuras tiek ietekmētas, tu neredzi. Un tas vidējais cilvēks, tu vienkārši to nesaprot, to ietekmi uz viņiem. Un vai tiešām, ja mēs iziet ārā uz ielas un teiktu, hei, sveiki, jūs zināt, kāda ir šausmīgā ietekme no hesiem uz jūsu dzīvi, ja neskaita zivis, un varbūt tur occasional, tur pumpas jūrā, vai ir kaut kas, ko mēs varam pateikt, kas vai arī nepēc pateikt, bet kas tiešām ir tāda ietekme, ko mēs neapzināmies.
imīdiet katru dienu, kas tas mūs ietekmē. Jo mums varbūt trījiem tas liekas svarīgi. Noraut vēzi vai kaut ko tādu no zilaģiem, tas jau ir arguments. Jā, bet tas, zini kā, noraut tu kaut kad, tas tāpat kā ar smēķēšanu. Zini kā, plaušu bildes uz pats viņam nepalīdz. 50 gadi priekā un pēc tam problēmas. Pēc 30 gadiem, zini kā, tev būs silts ūdens, 28 grādi upē un pēc 30 gadiem nomirs no vēža. Tāpēc, ka bija silts ūdens upē, tas, come on. Jā, tās zilaļģes, viņas negaidīs 30 gadus, viņas tev uzreiz, ja nopeldies, tev uzreiz būs, bet... Viņas var arī būt upēs un ezeros? Jā. Ezeros taču ar mūsu novada ezerā Polijā, vissliktākā Baltijas jūras daļa ir tieši Polijā. Lauksim ir lielākā, vai ne? Tieši tā, tur jau katru gadu tā kā pludmalē ir vienkārši zīme. Šeit nevar peldēties. Okay, tā tas nav tā kā aizēj nopeldies, varbūt būs, varbūt nē. Tur vienkārši pludmale ir cieta. Un tas virzās uz augšu. Tas virzās pie mums arī. Bet varbūt jūsu tā... Vienmēr kursam skaistā priekrasta un nevar peldēt. Tieši tā. Bet varbūt tad message ir nevis, ka zivīm ir slikti, bet tā kā burtiski jums sūdīgi būs ar veselību. Es vienkārši neesmu dzirdējis, nekad neesmu dzirdējis message, ka ja mēs rītdien nerīkosimies, lai attīrītu Latvijas ūdensceļus, mēs nevarēsim peldēt jūrā un jums viss būs slikti ar veselību. Es neesmu dzirdējis to message. Varbūt tas īstenībā ir kaut kas jāmaina. Iespējams. Jo, zini kā, tu jau atnāk un saki, zivīm būs slikti, akal tie zaļie. Un īpaši, ja tu vērsies pret zemniekiem, manā galvā zemnieks ir good guy. Kā viņš cīnās? Nabaga zemnieki apbiežo, jā. Nav. Un šeit es aiziešu apkaļ drusiņu pie tiem hesiem. Es esmu pret mazajiem hesiem, tas vispār nav noslēpums. Bet saliksim tā, Latvijā ir 3 lielie hesi, Daugavas kaskāde. Mums ir 150 mazie hesi. 150 mazie. Mums ir 1400 zināmi aizsprosti. Bebru ieskaitot? Nē. Cilvēku. Bebrs nevar būt. Cilvēku radīta aizsprosti. Mums ir apmēram 60 000 problemātiskas caurtekas, kas arī tā kā fragmentē upes. Viss tās trubas zem grāviem, zem lauku ceļiem. Tā kā nav tikai mazie hesi, kas ir slikti, mums ir 60 000 cita veida aizsprosti. 60 000? Tas ir visādi. Mazajā Latvijā. Tie mazie hesi, man liekas, jau bija pietiekoši daudz, lai būtu tāds what the fuck, kādā sakarā tik daudz. 150 teica. Pārsvarā straujticēs. Straujticis ir aizsargājums biotops upēs. Tie ir visi tie čalojošie posmi upēs. Hesas būvē pārsvarā uz tiem, tāpēc, ka tur ir labākais kritums upē. Ja upē ir lielāks tā kā slīpums, kritums, tur ir straujticis, tur tiek uzbūvēts mazais hesas, tāpēc, ka vairāk ūdens tā kā iet caur turbīnu. Un mēs aizskalojam šo te straujtici, aizsargājamo biotopu, tāpēc, ka tur ir zivju nārsta vietas un tā tālāk. Un nesen tika izrēķināta viena šīs straujtices vērtība, kas ir apmēram 700 000 eiro. Vienas straujtices vērtība. Straujtices vai arī hesa vērtība? Straujtices. Mēs izrēķinām tā kā dabas, mēs ņemam vērā tos zaudējumus zivīm un upei un tā tālāk. Bet kuriem 700 000 ir cik zivis nenotiek? Cik zivis nenopelna? Netiek uz nārsta, bet cik zivis mēs pazaudējam. Bet kā mēs rēķinām 700 000? Tur tiek ņemt vērā daudzi aspekti. Piemēram? Ko šie tā saucamie ekosistēma pakalpojumi, ko dabā ir tāds termins ekosistēma pakalpojumi. Piemēram, ja jūra ir labā stāvoklī, tā mums piedāvā ūdens attīrīšanu. Kā tādu. Mums ir ūdens attīrīšanas iekārtas, stacijas vai ne, notekūdeņiem. Un, ja daba ir labā stāvoklī, tā var kaut kādu apjomu attīrīt pati. Kas mums nav jāmaksā. Kādā aprēķinā pati? Jā. Tas ir nevis tur kaut kāds akal, mēs varam to visu izreikināt. Zaļo visādi mūrgi, bet tas ir ekonomisks pamatojums tam. Okay. Tātad, piemēram, jūra attīra tur 600 miljonus eiro gadā savā ziņā, kas mums būtu, ja jūra būtu pilnīgi sliktā stāvoklī, tad mums būtu tas jāmaksā papildus, lai mēs attīrītu. Klubmēl šis podkāsts būs 2 reizes garāks par garāko, kas mums bijis. Labi, bet... Es teicu pārtrauc, man jūs runāju par daudz, jo mēs varam tiešām aiziet. Šausmīgi interesanti tas ir. Bet dabai var pielikt ekonomisko vērtību. Jūs tikai vicina plakāts tie zaļie un viss, un grib prasīt tāpēc mēs Magdu uzaicinājām, lai viņi pavicina plakātus. Lai viņi pastāst, ka ir there's more. Es varēju uzlikt pandstāru. Tev nav neviena plakāta. Tev vajadzēja... Mums nebūs suvenīru džemperīšu ar pandu. Es gribētu atsūtīšu omnimā, Labi. Mēs turēsim pie vārda. Bet, labi, mazliet cits jautājums. Tad mēs nākamreiz vilksim, ja mums jaukt nost lielos Daugavas hesus,
Pašai būtu ekonomiska nāve, vai ne? Nu, tas šobrīd, jā. Kamēr ir 100 cik tur maziņie bezjēdzīgie. Bet tie 150, jo Daugavas Hesi saražo kaut kādas 40% no elektrības valstī. Tas ir daudz. Dažos brīžos 100%. Pat 100. Bet tas ir dažos. Vidēji, jo vidēji Latvijas sezonā. Hesi ražo tad, kad ir liels ūdens daudzums. 60% elektrības ir atjaunojumie gada griezumā, un kaut kādi tur 40, tad, 40% no 60% no kopējā ir Daugavas. Tas ir crazy. Jā. Cik saražo 150 mazie Hesi? Starp 1 un 2%. Tad 1 un 2%. Bet, ja es pareizi... 2 gludekļi. Es noklausījos tavu vienu citu, vairākas, bet vienā no tām intervijām teica, ka Somijā bija liela problēma, jo viņi tur aizvāca viņus, bet viņiem tie Hesi bija tā kā nepieciešami nevis tur, lai OIK ražotu vai naudu pelnītu, jo pie mums laikam vairāk OIK ražo nekā naudu nopelna no tā Hesi, bet tur maisaimniecība elektrības citādi nebija. Jā. Bet pie mums nav tas variants. Pie mums ir tikai bizness, kas ir subsidēts, vai ne? Tieši tā, tāpēc, ka, Somijā kādreiz, upes ir visur un tev vajadzēja elektrību, tad tu uztaisīji Hesu kaut kur Somijas nekurienē, tāpēc, ka, te ir tiešām vietējā reģionā. Milzīga. Vajadzēja to. Un viņi tagad ir sapratuši, ka mums vairāk nevajag, mums ir cita veida, kā ražot elektrību. Viņi jauc tos Hesus nost. Un Latvijā, mēs viņus sabūvējam tiešām 90. gadu beigās, 2000. gadu sākumā, tad, kad mums bija, enerģētiskā neatkarība un tā tālāk, un mēs būvējam Hesus, mums ir šis resurss, un mēs maksājam dubulto tarifu un tā tālāk, bet, tas, nav Latvijā tādas vietas, kur Hesi ir vienīgais enerģijas ražošanas veids, mēs varam sasniegt visu Latvijas, jebkuru stūri ar citiem veidiem, mēs varam kabeļus aizvilkt. Jā, 1–2%, un tu vienkārši izčakarē dabu. Piedod, uzliec tiešām dažas vēja turbīnas, un tu aizstāji visu to, ko tie 150 Hesi ir izdarījuši. Ok, labi, tad vēja turbīnas, putnu migrēšanas ceļi, cilvēki saka, ka no viņām... Ļoti labs temats, ko tagad sāc runāt par to ekoloģiju un zaļumu, jo man liekas, vēja turbīna ir perfekts tāds simbols, jo ir viena puse, kas ļoti grib zaļu enerģiju un negrib dedzināt naftu, un volā, tur ir vēja turbīna, tad ir otra pusē, kurai rūp putniņu un mešs, un izčakarē putniņu un mežu. Dienas beigās nevienam zaļajam nav labi. Un zaļie sāk šķelties un dalīties. Precīzi. Tad, skaties, Hesi būtībā slikti, vai ne? Būsim reāli, visi, kas ir bijuši Koknes pilsdrupās, zina, ka, piemēram, skats jau būs skaisti, ja tur nebūtu Hesi. Bet Hesi slikti. Vēja turbīnas slikti, saules paneļi arī ir slikti. Baterijas arī sliktas. Ogles sliktas, nafta slikta, tur ir lokāls vai globāls piesārņojums, atomelektrostacijas, kad viss ir labi, līdz ir slikti. Nē, ir slikti. Izklausās, ka mums jāatgriežas pie tā, ka mums ir 90% Latvijas mežā. Kaut kas ir jāupurē, vai ne? Ja būs jau reāli, mēs pašlaik sēžam telpā, kas ir telpa atrodas vienā no bagātākajām valstīm pasaulē. Mēs sēžam pie mikrofoniem, kas ir radīti no naftas produktiem, vai ne? Sēžam apģērbos no naftas produktiem, mums ir datori, mums ir ekonomiskā attīstība. Kaut kas ir jāupurē, vai ne? Jo mēs jau negribētu arī neatrapties un slaucīt ar lapām dibenes. Kas ir labākais, ko upurēt? Kas ir tas piedāvājums? Mums nav neviens perfekts enerģijas veids šobrīd. Nav. Ne vējš, ne saule, ne nafta, ne ātoms. Nav. Katram ir savi mīnusi. Es domāju, mēs varam vienoties, ka tas, kā mēs esam virzījušies līdz šim punktam, vairāk nedara. Varbūt tas mūs noved līdz šejienei, jā, bet uz priekšu mēs nevaram iet tāpatās, kā ir bijis. Mums ir jābūt gudriem par to, kādu enerģiju mēs izvēlamies, kur mēs viņu liekam. Kāpēc mums nevajag likt vēju putnu migrācijas ceļā? Īstenībā mums vēju arī mežos nevajadzētu likt. Kur viņu likt? Šobrīd... Pie Kurzemes piekrastes, kur būs savojās skatu visiem pārvalstā? Šobrīd lauksaimniecības zemēs vēju. Šobrīd tā jau ir izčakarēta zeme tādā ziņā. Šobrīd nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijās, piemēram, vējš ir aizliegts. Un šeit mēs saskaramies ar... Tas absolūti neloģiski. Privāti, nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemes. Pie vēju turbīnām var strādāt lauksaimnieki. Viņi var nomāt viņu viņi var strādāt ap vēju turbīnām.
Tas ir šobrīd vienkārši lobisma jautājums. Tas ir sliņķi viņu izteikt. Tad mēs atgriežamies pie situācijas, kad lauksaimnieki pie viss ir vainīgi. Nē, nav gan, bet viņiem negrib turbīnas, viņiem vajag subsīdijas, viņiem vajag traktoriem no lada atbalstu. Neko viņi paši nevar izdarīt. Tas ir lauksaimnieks un tev ir, tu gan audzē graudu, gan arī tiem visiem nopludojušajiem vai sausajiem gadiem tev ir ekstra ienākums, ka tu nomā vietu bet viņi nedrīkst. Un iedomājies šeit, tur jau nav zemnieks vainīgs, tur vienkārši izdarat savu lietu dabas fondu. Vai ne? Zemkopības ministrija šobrīd saka, ka nē, nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes. Tāpēc, ka būs drusciņ mazāk maizītes, tā ir tā nacionālā nozīme, kas tiek sabojāta. Jā, tās ir tās auglīgākās zemes, bet šobrīd tā ir zemgala. Nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemes principā ir zemgala. Maizes klēts Latvijā. Bet mēs tur saimniekojam tā šobrīd, ka mēs iznīcinām to augsni. Ja mēs pastamies uz ūdens kvalitāti, vissliktākā ir zemgalē. Tāpēc, ka tur vienkārši tas lauksaimniecības piesārņojums visvairāk iet tajā augsnē, un arī tā augsne, ja mēs nedaram tās labās lietas, kur tā pati auga sēka, auga mājiņu un viss tas pārējais, ka mēs parūpējamies par to augsni, mēs viņu arī tur iznīcināsim. Un tad mēs pasakām, bet vēja turbīnas šeit nevar iet, tāpēc, ka viņas paņems platību no šīm te lauksaimniecības zemēm, kas ir tik būtiskas, svarīgas. Bet kādu tur platību? Taču tur citas aizņems, cik tas tornis aizņems? Ir tornis, ir pievedz ceļi un tā tālāk. Tu aizņem kaut kādu teritoriju, bet tā nav tik būtiska, tāpēc, ka tu tiešām vari diezgan tuvu tai turbīnai strādāt. Tur vajag ekonomisko labumu zemniekam no tā, ka tur viņi uzliek un viss aiziet. Bet nomas cenas ir diezgan liels labums, vienīgais tas, ka zemnieki paši savu zemi nomā. Viņiem jau nepieder, viņi paši arī nomā. Tur vienkārši tas, man likās, ka ja zemnieks iznomā tiesības likt turbīnas baigi labi, bet viņam, arī viņi, vienalga, kam pieder šobrīd nav tiesības to izdarīt. Mēs jau runājam, kā būtu perfektajā variantā. Cik maksā zemgalē iznomāt hektāru gadā? To es nemācēšu pateikt. Es zinu, cik maksā zem, kaut 10 000 eiro hektārā zemgalē jau laikam tagad. Man liekas, baigi mainās. Tur, tas ir ekonomiski aprēķins, vai ne? Tu tikai, vienkārši, kāpēc tad visi zemgales zemnieki nebrauc ar traktoriem pie ministru kabineta pie Brīvības ielā un saka, mēs gribam likt ģeneratorus savā laukā. Viņi jau ar iemeslu, viņi vienkārši negrib. Ir daudz mīti par vēju enerģiju. Viņi nobeigs, bet kura mīti viņiem nepatīk? Ka viņiem dārziņi neaugst tik labi? Es domāju, arī tas ir daļa, jā. Tas ir mīts vai tā ir īstenība? Mīts. Jā, kā tur neaugt. Varbūt augiem nepatīk. Ja kāds putnu nosit, tad ir labāka zeme no mēslojuma. Biocikls jauns. Labi, man varbūt tas ir interesanti īstenībā. Es nebiju tā nekad padomājis. Interesanti, bet man teica tādu lietu. Cilvēks, kurš strādāja Zviedrijā, viņš teica, kad es strādāju Zviedrijā, man bija kolēģis, un viņš viņam prasīja tam kolēģim, hei, kā jums tur ar tiem lašiem veikalā? Tur ir tie rozā un tur ir tie spilgtie. Un ka it kā Latvijā mums ir tie mīti, ka tie rozā ir tie labie un spilgti, vai otrādi, ka rozā tie skoši tieši vakar. Tie ir tie, kuri tur Norvēģijā tur aug tajos, vai ne, fjordu tajā brīvē audzētavā, bet īstenībā ne, kur viņi tur dzīvojas ar tārpiem. Bet ka īstenībā vienkārši gaiši rozā lasis nozīmē, ka viņš ir audzis Baltijas jūrā, un ka Zviedrijā jau 90. teica nepērka tur Baltijas jūrā audzētas lašas, jo viņi ir indīgi. Kā tur īsti ir tām zvejiem Baltijas jūrā, viņas var ēst? Pārējām pie jūras, jā. Eiropā ir diezgan stingrs regulējums par to, ko mēs varam nopirkt vai nevaram. Mūsu pašu lašus ir grūti dabūt. Viss, principā, ko mēs dabūnam, ir Norvēģijas audzētais lasis. Tur fjordos tur ir antibiotika jautājums. Tāpēc, ka tad, kad mēs sākam zivis audzēt masveidā, mēs cīnamies ar ļoti, ļoti daudz slimībām, parazītiem un tā tālāk. Un, lai ar to cīnītos, mums vajag dot tām zivīm ļoti daudz zāles, antibiotikas. Bet parazīti, jo viņi dzīvo viss kopā, un tur būs kā viena otrajās galvas burtiski, un tāpēc arī viss rodās. Tur ir vienkārši masīvs zivju apjoms uz būri, un, jo tev ir vairāk zivis saspiestas vienā mazā teritorijā, vairāk slimības rodās un tā tālāk. Bet tad tās Baltijas jūras zivis, viņas ir labas, sliktas? Tās ir zivis kā zivis. Baltijas jūrā, ja mēs nonākam pie mikroplasmas piesārņojuma, tas ir tāpat tās kā daudzās citās vietās.
Protams, šīs zivis šo mikroplasmasu uzņem, tas nonāk viņās, tas nonāk mūsīs, pētījums, kad cilvēki vidēji apēd 1 kredītkarti nedēļā, 1 pakaramo mēnesi, mikroplasmas 1 pakaramo gadā. Kreizē. Jā. Ir tās daļas, kas tev nekad nepamet. Jā, kredītkarti nedēļā. Jā, tas, ko mēs uzņemam. Un mēs to uzņemam ne tikai caur zivīm. Mēs varam beigties zivis, tas ir caur ūdeni, caur alu, caur sāli. Caur ūdeni daudz ir, vai ne? Es pat saprotu, ka mēs uzņemam, pat ja mēs pārstātu vispār mēs uzņemtu caur elpošanu pietiekoši daudz, lai tas jau būtu kaitinoši daudz un bailīgi daudz. Tas ir visur. Un es saprotu, ka arī tu maisiņi, tu vari nelikt maisiņu, tu vari izvairīties no plasmasas maisiņa vai plasmasas pudelēm, tas arī neko nedos, jo tev jau viņi ir iestrādāta gaļā un ūdenī, ko dzer govs, ko tu pērc, un tā kā mēs tikko minējām, zivs gaļā, un tur tāds supply chain, kur tā plasmas iesaistās, un tu vienkārši nevari izvairīt, tu nevari pamainīt savu dzīvesveidu un izvairīties no plasmasas, jo tas ir reāli. Tu vari chicken nugget un kartonā, un tur būs mikroplasmasa. Everesta galotnē gaisā ir mikroplasmas, tā tiek nesta visur. Šautauts 3. pasaules valstīm. Mēs industrializāciju izdomājām viņu mikroplasmas piesārņojumu pasaulē lielāku kā mēs. Puses, tā kā nevar bez tā. Nevar vienkārši. Viena lieta ir, vai brauksim visi ar elektromašīnām. Ja beigsim braukt ar mašīnām vispār. Bet no plasmas ir viss. No naftas produktiem ir burtiski 90% no tās mums ir apkārt. Jā. Brilles acīs noteikti ir mikroplasmas, jo brillēm es staigāju katru dienu. Tas ir baigi depresīvs. Medicīna. Nākamā sistēma. Braucam ar mašīnām riepas, gumija. Tā ir mikroplasmas. Mēs braucam, tas aiziet uz ceļa, lietus ieskalojas grāvjos, upē. Tas ir, visur. Tāpēc nevajag bieži mainīt riepas. Tas būs ekoloģiskam. Plus, ja tu nositīsies, tad tu uz vēl viens CO2 ietaupījums zemeslodē. Svarīgi, vai tu nomaini vai nenomaini. Tev jau tāpat turpina viņas tā kā ārdīties. Vienalga, cik tu viņas nomaini. Viņas nodils līdz diegiem, viņas sāk dilt mazāk vienā brīdī. Tad bija diegi no mikroplasmas. Varbūt ar zirgi, jā. Ar zirgiem. Vai ne tāds trade-offs, vai atgriežamies 200 gadus vecā pagātnē, vai arī... Ar zirgu būtu baigi smalki. Labi, kā ir tām ziviņas? Es arī esmu redzējis, ka Baltijas jūras zivis labāk neēst. Viņas var ēst? Viņas var ēst, protams, ka viņas var ēst. Es saku, Eiropā ir labs regulējums par to, kas ir, mēs tomēr mēram kaut kādu to piesārņojumu līmeni ēdienā, ko mēs varam patērēt, ko mēs nevaram. Un šobrīd Eiropa vispār pārskata tos līmeņus, un viņi uztaisīs vēl stingrāks noteikums, kas ir, no kā būtu tā kā jāizvērās. Es teiktu, tas ir, šīs te taukainās zivis, jo tās taukainās zivis tā kā vairāk toksīnas uzsūc sevī. Tās arī tās, kas visvairāk iesaka ik paliekam apēst. Piemēram, tas pats zutis, vai ne? Mēs ļoti aicinām cilvēkus neēst Eiropas zuti, tāpēc, ka Eiropas zutis ir vienkārši fascinējoša suga. Nav neviena suga pasaulē kā Eiropas zutis. Eiropas zutis lielākos savu dzīves daļu pavada saldūdenī, ezeros, upēs, un tad tas dodas nārstā uz Sargas jūru, kas ir pie Karību jūras. Tas ir ļoti tālu prom. Tas pavada vairākus gadus ceļā. Jūra ir tā vieta, kur ir tas Sargas, tas aļģis, ne aļģis, bet kas? Neviens nezin, kāpēc, kur tieši precīzi, kurā vietā tas Eiropas zutis nārsto. Neviens nav atradis to vietu, un neviens nezin, kāpēc Eiropas zutim tur viņš zina tieši. Vispār. Tas ir amazing, vai ne? Tas ir tik fascinējoši, ka viņš zina kaut kur vienkārši aizpēli. Tas ir ļoti, ļoti fascinējoši, un dēļ šī iemesla mēs nevaram mākslīgi pavairot Eiropas zuti. Mēs viņu mēs nevaram viņu ielikt zivjaudzētavā un teikt, nārsto tagad šeit, tā kā rada savus ikrus un tagad audzēsim tevi mākslīgi. Viss, ko mēs varam izdarīt, ir noķert šos tagad Eiropas zuds aizpeld uz Sargas jūru, nonārsto, nomirst tur, un tie mazuļi, tā kā stikla zuši, tie pavisam sīkie, caurspīdīgie mazie zuši, dodas apkaļ uz Eiropu dzīvot. Un mēs noķeram tos mazuļus, stikla zušus pa ceļam, mēs viņus ieliekam audzētavās, mēs viņiem radām labus apstākļus, lai viņi ātri izaugtu. Vai arī tad mēs viņus lietuvieši nopārdod Latvijā, mēs viņus ielaižam tur Alūksnes ezerā, un tad mēs makšķerējam zušus. Jā. Bet mēs viņus nekad dzīvē mākslīgi nevarēsim, ne jau nekad dzīvē, bet līdz šim mēs nevaram. Un tāpēc tā zušu populācija ir vienkārši pa 99% kritusies 50 gadu laikā. Jā.
Tāpēc, ka mēs viņus nevaram mākslīgi atražot. Tas ir crazy. Un iedomājies, ka mūsdienu zinātne nevar atkost to Eiropas zuti. Un tu viņu var ielikt kaut kādā akā, viņš tur nodzīvos 80 gadus. Zutis ļoti ilgi dzīvo. Bet viņš nekad nenāštos, tāpēc, ka viņš nav tajā Sargas jūrā. Bet kas notiek, ja tu izķer, tad, tie mazuļi vienmēr piedzimst šajā vienā vietā, ja tu viņu izķer un tiešām pēc 70 gadiem ielaid kaut kādā, mākslīgi tur, viņi tad ielaid ūdenī. Viņš zinās, viņš aizpildīs to Sargas jūru un pavairosies. Ja viņš būs gatavs nārstot, jā, viņš mēģinās peldēt, visbiežāk viņš iekļūs kaut kādā turbīnā. Tas ir tāpēc, ka viņi sauž, viņi to Sargas jūras ūdeni, es tagad nemācēšu precīzi pateikt, kādā proporcijā tas bija, bet tas bija tā kā 1/20 daļa no piliena uz olimpisko baseinu, un viņš var sauost to Sargas jūru. Viņam tas jutīgums ir tik spēcīgs. Bet ar tiem zužiem tagad pandām mazliet izklausās. Tik tīzli? Jā. Panda pirms pārosies nokritīs no koka, sastīs galvu un nomirs, bet viņš ir aizpeldējis uz otru pasaules malu, lai izdarītu savu lietu. Tas ir drusku cita lieta. Netāli, tik tālu. Mēs varam pazaudēt pandas, mēs varam pazaudēt zušus, bet mēs nekad nezinām. Tu esi kādreiz spēlējis Jengu? Jā. Un tu zini, kuru klucīti izvalkot, tas tornis sabruks? Es noteikti zinu, ka pandu izvalkot, viņš nesabruks. Bet ar zušiem gan citādā. Zuti gan jau kā arī varētu izvilkt, un viņš nesabruks, bet mēs pazaudējam tik daudz tās sugas, ko mēs vēl pat nezinām, kas uztur to torņa apakšu, un mēs nezinām, kuru mēs izvilksim, kad tas tornis sabruks. Un tāpat tās ir, es vienmēr saku, ja būsim pavisam godīgi, pasauli tā kā bez mums iztiks. Mēs varam, ne jau tikai mums trīs, bet kā cilvēks kā tādu. Godīgi sakot. Bez mums trīs gan ne. Bez manis toču neiztiks. Gan jau, ka neiztiks, vai ne? Nē, bez šī podkāsta viss sabruks. Labi, bet tāda nehumāna lieta, es stāstītu, ka daba ir svarīgāka par cilvēku. Tam es laikam nekad nepiekritīšu. Es nesaku, ka daba ir svarīgāka par cilvēku. Es vienkārši saku, ka planēta bez cilvēkiem var iztikt, bet mēs bez planētas nē. Tas izklausās drausmīgi klišejiski. Bet... Es ļoti gribu izmantot kaut ko iestarpināt šeit. Jā, tas viss izklausās šausmīgi. Mēs piesārņojam Baltijas jūru. Mēs arī varam pieraut jau climate change, ka mums vajadzētu samazināt izmešus. Citi iepriekšējā viesi diskutēja, vai vajadzētu Latvijai, vai tas ir godīgi vai nav. Mēs varam Eiropas līmenī samazināt, bet ir baigi lielais viens tāds wildcards pasaulē, un tā ir Ķīna, kas it kā ievieš zaļās tehnoloģijas. 2003. gadā Ķīna patērēja rekordlielu augstumu ar oglēm kurināšanā. Un es savulaik redzēju tu man pasaki, cik tā filma bija patiesa, bet tāda dokumentāla filma Seaspiracy. Esat redzējuši? Jā. Un būtībā man patīk, tur bija divi galvenie takeaway. Pirmais bija par to, ka mums visiem, piemēram, saka, ka salmiņi ir slikti, taču 60% plasmasas okeānā, kas ir piesārņojums, ir būtībā no zvejas, tīkliem un visādiem karekļiem, kas tur ir. Un otrs būtībā ir tas, ko Ķīna dara. Ķīna brauc, jo sen ir izvejojusi visu no savas zeltainās jūras, viņi brauc pa pasauli bez atļaut, vienkārši masveidā ar milzīgiem kuģiem izvejo visas zivs. Un vai nav būtībā tā, ka tas, ko mēs varam visu kaut kāda zaļā, Latvijas līmenī, protams, jaucam nost Hesus, lai mums būtu pašiem jauki dzīvot, bet tā globāli ir 1, 2, varbūt 3 valstis, kas mums to visu pasauli vienkārši sajāja priekš mums visiem. Un ko ar to darīt? Ko mēs, forši fonds Latvijā, mēs nojaucam Hesus, bet Ķīna vienkārši visu pasauli pietaisa. Ko mums ar to Ķīnu darīt? Jā. Kā stulbi taisīt mūsu zemnieku kā vainīgo tajā brīdī, kad Ķīna vienkārši dara kaut ko tik nenormāli lielāka mēroga ziepes. Jā, piemēram, skaidrs, ka lokāls piesārņojums ar to ir jācīnās, bet, visi tur 10 no 10 netīrākajām upēm, piemēram, ir Āfrikā un Āzijā, vai ne? Kur lielākie piesārņotāji esošie un nākotnes Āfrikā, Āzijā. Nevar, piemēram, sagaidīt, ka Nigērijā, kurās būs 200 miljonu cilvēku, tā kā drīz 2100. gadā, un kur visiem būs kaut kāds bagātības pieaugums, pati pirmā lieta, ka cilvēki ēd vairāk gaļas, vai ne? Kad viņiem ir vairāk naudas. Uzreiz atkal mēs to visu Eiropas sakopsim, un populācija, kas samazinās. Un tad nāks Nigērija, Indija, Ķīna un vienkārši pietaisīs visu pasauli. Vai tādā ziņā mazliet tā pesimistiski, bet es esmu bijis
Ķīnā, es esmu dzirdējis, ko cilvēks saka par Indiju, un man liekas, ka viņiem ir baigi vienalga par to ekoloģiju. Tas nav tāds losing battle. Es teikšu tā, kas ir patērētājs tam visam, ko Ķīna un Indija rada? Iekšējais tirgus ir pietiekami liels. Viņas populācijas saliekot kopā, viņi ir dominējuši savās upēs. Mēs esam tie, kas mūsu ekoloģiskā pēda ir krietni lielāka. Mēs dzīvojam tur 5-6 planētu apmērā. Viņi dzīvo 0,6 planētu apmērā. Vidējais cilvēks. Tā kā patērētāji esam mēs. Pagaid, bet kas tās dzīves izcer Ķīnā? Tas ir viņa pašu patēriņam? Ne tikai. Ķīna ļoti daudz eksportē. Okay. Mēs neēdam Baltijas jūras zivis, mēs ēdam importētās zivis. Labi, bet tad sanāk... atkal baltais cilvēks vainīgs, vai ne? Bet kurā brīdī apstājas varbūt patērētāja vaina un kurā brīdī sākas korporācijas vaina? Vai tad, ja Latvijā, kaut kur bišķiņa ir viņa vaina, ne? Protams, viņu labklājība aug. Viņi nonāks līdz tam, ka šobrīd viņi apkalpo attīstīto pasauli, tā teikt. Un, protams, es neteikšu, ka tagad viss, ja mēs Latvijā dzīvosim perfekti, mēs izglābsim pasauli, bet es esmu Latvijā, es strādāju Latvijā, un man ir arī kolēģi Ķīnā, es paļaujos, ka viņi dara savu darbu, viņi strādā, viņi cenšas, viņi dara visu, ko viņi var tur, un es daru visu, ko es varu šeit. Un tas, man liekas, viens no labākajiem tādiem kā lietām, ko es esmu dzirdējusi arī priekš sevis, kā ieteikums, ko darīt, jo tāpēc, ka tiešām mēs varētu šeit nedēļu sēdēt un runāt par detalizētiem ieteikumiem, ko tu varētu mainīt savā dzīvē, lai tu būtu tiešām pavisam vidē draudzīgs. Bet tāds visvienkāršākais, ko es ieteiktu visiem visā pasaulē, ir tas don't waste, neiznieko neko. Tāpēc, ka sapratīsim, ka viss šī kafija, mikrofons, ūdens, drēbes ir prasījuši kaut kādu dabas resursu. Bez dabas nekas no šī nebūtu. Un ja mēs to neizniekojam, tāpēc, ka mēs ļoti daudz ko izniekojam. Gan enerģiju, gan resursus, gan pārtiku beigās. Ja mēs to neizniekojam, mēs jau atstājam diezgan lielu pozitīvu ietekmi. Sākam ar to. Reiz arī tie, kas izniekojas vairāk, viņi tiek arī pie visvairāk varas. Tā visādā ziņā. Ir podkāsts, mums ir 3 mikrofoni. Nē. Ir cits podkāsts, kur ir 3 cilvēki, 3 mikrofoni. Un tad esam mēs, kas grib samazināt savu pēdu, un mēs dodam vienu mikrofonu papli. Un mēs runājam par tieši to pašu tēmu. Visi klausīsies to, jo tur būs drusku patīkamāk. Tas pats saturs, bet labākā formātā. Un ja mēs to pēdu mazinām, bet citi to pēdu palielina, dienas beigās viņi kļūst konkurētspējīgāki un ietekmīgāki un lielāki. Un mēs ar saviem labajiem nodomiem kļūstam arvien nenozīmīgāki visas pasaules kontekstā. Tur sanāk tā, jo tu aiziet tajā virsotnē, ka tu ietekmē maz, un tad tu pēkšņi tas, ko dari, vairs nav nozīmīgs. Tu vienkārši jāpļaujas, ka citi sapratīs to pašu, ko tu. Jā, var tā tam pieiet, var meklēt kompromisus un mēģināt atrast kaut kādu vidusceļu, kas ir labi gan tai izaugsmai, gan dabai, gan tev. Ja es piekristu tev pilnībā un tā domāt, gan jau, ka es aizieku kaut kādā alkoholismā un dzīvot depresijā, bet es cenšos izvēlēties. Dzer kafiju un brauks ar mašīnu šodien. Bet es tomēr bišķi man netīk, tu pateici man, ka es kā baltais cilvēks, kurš vispār ir kaut kāds Padomju Savienības, tur, labi, negluži, bet pēc Padomju Savienības produkts, es esmu vainīgs. Bet, ja mēs tā pasmies pasaules, pirmkārt, Ķīnā, Indijā, Bangladešā, kur vispār bija, Padomju Savienība nebija? Padomju Savienība bija, bet Savienība neražo visai pasaulē. Bangladešas upes, tur laikam aizsprosti būtu mazākā problēma. Fast fashion Bangladešā baigi ietekmē, jā. Rulē, jā. Tur ir, ķīmiskais piesārņojums upēs ir ļoti liels. Bet tagad paskatīsimies bišķiņ tā. Ja daba said, vai ne? Pateicoties rietumiem šajās valstīs, cilvēkiem ir cēlies dzīves līmenis. Ķīnā no nabadzības pēdējo 20 gadu laikā ir absolūti, ir jau 300 miljonu cilvēku. Tad, ja mēs pieņemam, ka viss tas Ķīnas izraisītais piesārņojums ir dēļ rietumiem, tad rietumi ir tiešā veidā vainīgi vai ietekmējuši to, ka 300 miljonu cilvēku neurubina degunu bez biksēm, savā tur kaut kādā mazajā māla mājiņā vai no lapām uztaisītā mājiņā. Tā kā arī,
no vienas puses dabas piesārņojums, no otras puses tie ir cilvēki, kuriem ir kaut kādas iespējas dzīvē. Vai ne tā? Nu, es domāju, tad mēs varam prasīt, vai tā populācija būtu tik ļoti izaugusi, ja nebūtu... Ķīnas populācija izauga pirms ekonomikas revolūcijas. Jā, bet vai mēs varam vienkārši pateikt, ka jā, tā ekonomiskā attīstība ir svarīgāka un numur 1 visam, un mēs aizmirstam par dabu? Ko saka šis indietis vai ķīnietis, kas viņam ir svarīgāks? Vai viņam ir, jo mēs jau runājam no savas perspektīvas. Bet tā nevienlīdzība jau ir vienalga drausmīgi liela arī Indijā un Ķīnā. Tur kaut kāda sabiedrības daļa ir attīstījusies, bet ļoti liela daļa tomēr dzīvo pilnīgā nabadzībā. Jā, bet daudz mazāk nekā pirms 20 gadiem. Jo nekad nav bijis labākais laiks, kad dzīvot pasaulē, ir šodien. Jā. Nevis pirms 10 gadiem, 20 vai 30. Jā. Nekad visi nav vidēji bijuši bagātāki. Jā, ir nevienlīdzība, bet arī nevienlīdzība arī nevienmēr ir slikta lieta. Jo ja viens ir bagāts un pārējie ir nabadzīgi, tas labākā, ka visi ir galīgi nabadzīgi. Vai ne? Ir atšķirības starp nabadzīgs un galīgi nabadzīgs. Vienkārši tīri, ka tas, ka citam ir labāk, nenozīmē, ka tev ir slikti. Ja? Eiropā, piemēram, ļoti daudzās attīstības valstīs nevienlīdzība ir liela. Tas pēc, ka ir vēl bagātāki cilvēki. Tā ir bišķi tēma. Bet vai šis cilvēks Ķīnā, kurš ir varbūt, vai viņš arī tev piekrīt? Vai ne tev, bet vispār šim te viedoklim, ka daba ir jāprioritizē, bet nevis ekonomiska attīstība. Bet dienas beigās, vai mēs bez dabas izdzīvosim? Bet viņš jau tā nedomā. Vienalga, vai viņš tā domā vai nē, vai mēs izdzīvosim bez dabas. Viņš var domāt vai nedomāt par to dabu, bet kad tie plūdi uznāks, vai viņš izdzīvos? Bet tas sanāk, ka mēs tikai uzņemamies Viņš neizdzīvos, bet viņam vienalga, mēs zinām, ka neizdzīvos, mums nav vienalga, mēs cepjamies, dienas beigās rezultāts visiem būs slikts, un mēs dienas beigās... Bet mēs varam kaut ko domāt un darīt tās lietas labā. Bet ja tu saki, bet sanāk apmēram, ka mēs kā rietumi izraisījām šo situāciju, un tagad mēs viņiem sakam, kā ir pareizāk dzīvot. Arī, ne? Tā mazliet sanāk, mēs sakam... Mums pašiem sev vajag teikt, ka mums jau arī ir ļoti daudz problēmu, mums jārisina problēmas šeit. Tagad šobrīd atkal Vācijā notiek plūdi, kas ietekmē ļoti daudz cilvēkus. Jā. Bet uzreiz tas ir vēl climate change, tas ir vēl bišķi mēs liekas climate change, Es varētu domāt tiešām par to dabu un ekoloģiju, ka es nesaku, ka es personīgi uzskatu, ka mums Latvijā par klimata pārmaiņām nav jāuztraucās un ir jāliek visa savu mentāla enerģija, kas mums ir vidas uzlabošanā. Pievienojos. Tā kā mēs arī... Lai gan es uztraucos par to tematu, bet es saprotu, ka mēs jau neietekmēsim neko, bet vidas piesārņojumu mēs varam ietekmēt, un vidas piesārņojumā mēs visi varam vienoties. Tā kā tādā ziņā mēs esam arī daudz Helmutu runājuši, ka kāds varbūt uzskata, ka tas ir man-made, cilvēku radīts, kāds uzskata, ka tas ir kaut kas cits radīts. Izskatās, ka mēs pasaulē ejam uz to, ka tas būs. Vai mēs to baigi varam nokontrolēt? Nevaram, vai mēs varam uztraukties? Katrs pats var izdomāt, vai grib uztraukties. Tas, ko mēs varam nokontrolēt, ir, vai mēs nepietaisim savus upes vai ne, un ūdeņus. Tā kā tas pilnīgi noteikti. Es vienkārši domāju par to, vienmēr tas jautājums, kurš ir vainīgs, mēs rietumos ar savu pieprasījumu, vai viņi Ķīnā ar to, ka viņi nemāk uzturēt savus upes kārtībā, vai ne? Jo Eiropā arī bija industriālā revolūcija, bet, varbūt tu zinās labāk, tu pastāst man, es nezinu, bet, nebija tāds piesārņojums. Vai arī bija? Mēs varam pasīties uz šodien. Labi, Latvijā, piemēram, 1/3 no virszemes ūdeņiem ir labā stāvoklī. 1/3. Vācijā tas ir 1%. Labā stāvoklī? Jā. Wow. Tad tomēr Latvija ir zaļa, kā tu tas Rosnikova džeks teica. Eiropā vidējais ir 40%. Mēs esam zem Eiropas vidējā līmeņa. Vācijā ir ļoti slikti ar ūdeņiem. Tāpēc, ka viņi ir taisnoti, viņi ir industrializēti un tā tālāk. Tas piesārņojums ir un tā situācija ir ļoti slikta arī Eiropā. Un jūs abi sakat, ka jūs nestraucaties par klimata pārmaiņām. Es uztraucos, bet es... Jā, bet neko nevar dabīt. Bet daba un klimats iet roku rokā. It sevišķi saistībā ar ūdeņiem. Piemēram, mēs Latvijā necietīsim tik ļoti no ūdens trūkuma, kā valsts ap ekvatoru. Tas ir pilnīgi, mēs to ļoti labi zinām, mums ūdens tā kā ir. Bet, ja jūs parunājat ar lauksaimniekiem, viņi jau šobrīd jūt to sausumu lauksaimniecībā. Mums ir arvien vairāk, mēs izmaksājam visas šīs kompensācijas par gan plūdiem, gan sausumu radītajiem zaudējumiem. Mēs mazliet citādāk to tēzi. Mēs nevis uztraucamies vai neuztraucamies. Mēs sakam, ka mēs kā Latvijā esot šeit.
mums ir mūsu tā varbūt tā teritorija, ko mēs varam tieši ietekmēt, un mēs vienkārši sakām, ka nav jēga bļaut par climate change. Vienkārši varbūt, ja mēs runāsim par to, ka mums ir jāsatīra vide, tad neatkarīgi, vai tu tici vai netici climate change, un tu nosaki abas tēmas. Jā, patiesībā tu vari visādas lietas. Tu vari ierobežot savu CO2, tu vari kopt un padarīt visu, tā kā tam oriģināli jābūt. Tu vari inovēt. Un man liekas, mums drīzāk vajag inovēt un necūkot, un tas CO2 iznešu samazināšana ir 3. vietā no šīm 3 lietām. Mums kā cilvēkiem vai kā Latvijā? Vispār. Mums. Latvijā. CO2 tajās valstīs, par ko mēs iepriekš runājām, 1. vietā. Latvijā inovēt zaļās tehnoloģijas un kaut ko tādu, man liekas, tas ir tas krūtākais, ko mēs varam izdarīt. Bet zini, kas ir pats labākais, ko tu vari darīt? Piesakot. Tad būtībā viss labākais. Piesakošam podkāstam, un otrs labākais ir balsot par mūsu partiju nākamais vēlēšanas. Tur neko nezinu par šo tēmu. bet būtībā, kā sanāk? Mēs tātad visur, kur mēs smalcorsēžu ražošanu, tur viss ir piecūkots. Mēs sakam, viņi tātad nav pietiekami attīstīti, lai saprastu, ka nevajag piecūkot. Jo viņi ir bišķi atpalikuši. Sorry, bet braucot uz visādām dažādām valstīm, tur ir slikti. Viņi nesaprot. Viņi vienkārši nesaprot tādas ekoloģijas pamatprincipus. Šķirot, vispār tas ir tā kā ieliet ūdeni 3. reizi pet pudelē un dzert mikroplasmas, tas ir jāķipa, let's go. Tā kā, tad īstenībā vienīgais, tas labākais risinājums ir nevis kaut ko varbūt ierobežot, inovēt vai kaut kā, neinovēt, bet ierobežot vai kaut ko regulēt, bet darīt visu, ko mēs varam, lai pārceltu ražošanu atpakaļ uz Eiropu. Interesanti. Ražot pašiem, parādīt, kā pareizi ražot un eksportēt viņiem. Būtībā, tad varbūt, ja mēs spējam ražot, mēs jau arī varētu ražot, piemēram, kā ja tev ir tomēr circular economy, ja tu vari, vienalga, mēs jau varam saražot katrs jau 100,000 kreklus, kamēr mēs no viņiem tiekam vaļā, mēs viņus pārstrādājam atbildīgi. Tamēr jau viss ir fine. Nāksies industrializēt visu un tam līdzīgi. Mēs esam pret ražošanu. Zigzagu grāvišiem, visu pārējo. Tu ražošanu visu pie sevis. Bet, roboti ražos vai nāc? Kāpēc mēs viņam aizstumuši viņu projām? Mums taču kaut kas jādara tagad. Bet tieši tā mēs Eiropa un attīstītās valsts jau ir tās, kas ir aizstumuši to ražošanu. Bet mēs jau nevaram nolikt to tādā veidā un tad, nopirkt metāla ūdens pudeli un domāt, ka pasauli izglābs kāds cits. Mēs tad tā kā runājam par tām opcijām, kā vēl varētu? Pārcelt ražošanu šeit un darīt to pareizi, man liekas, izklausās riktīgi interesanti. Es nebiju par to aizdomājies. Jo viena lieta, tu vari ieguldīt visādās iniciatīvās un tur, lai stiprinātu tās sabiedrības. Nezinu, ko Eiropā, tur bija visādas crazy iniciatīvas, kas cilvēkiem nepatīk, vai viņas sadala, vai arī tu vienkārši ieguldi naudu, lai dabūtu ražošanu apkārt uz Eiropu. Jo atceries arī, ka nākamās dekādas būs deglobalizācijas dekādas. Un tas jau notiek, un tomēr pasaules tā iekārta šūpojās. Ražošana Amerikā ļoti ir pacēlusies lokālā ražošana lietām, kas kādreiz tika ražotas Ķīnā, un Ķīna vairs nav lēta. Draugi strādā, piemēram, ražošanā, kas kādreiz outsourcējas Ķīnu, viņam lētāk ir ražot Vācijā. Cilvēki, kas no Āzijas ļoti daudz brauc uz Ķīnu, lai sapelnītos, un tur viņi lielo piķi var nopelnīt. Tā kā Ķīna ir valsts, kur piepelnīties tagad. Tā kā varbūt īstenībā, jo es sakam, kas tu... Man liekas, ka Bjorns Lomborgs, ko tu noteikti zini, ka bišķi kontroversāls cilvēks, bet man viņš ļoti patīk. Viņš teica, ka būtībā labākais veids, kā cīnīties ar climate change, ir nedomāt par climate change un darīt visu, ko tu vari, lai paceltu cilvēka vispār ekonomisko stāvokli. Tas ir pirmais, jo tajā brīdī, jo vispār jau, kamēr cilvēks ir līdz kaut kādam ienākumu līmenim, viņš vispār neatcerās par to, viņam ir, viņu Maslow piramīdā, viņš vienkārši nav sasniedzis climate change. Bet, tad motivējam, daram visu, ko mēs varam, lai pārceltu ražošanu uz valstīm atpakaļ, kur cilvēki saprot, ka nevajag gluži izliet eļļu, motoru eļļu vietējā dīķī. Kā tas Ķīnā notiek? Tad varbūt tas īstenībā vajadzētu nevis stāstīt, ka zivīm ir slikti, bet ka mums jādara viss, ko jūs varat, vai mums visiem kopā, lai Eiropā būtu ražot spējīgs, konkurēt spējīgs darbspēks. Es pilnīgi tam piekrītu. Jā. Es gan gribētu teikt, ka tagad Ķīna aizliedz Eiropas atkritumu ieviešanu, ko Eiropa dara saķer galvu, tāpēc, ka Eiropa nezin, ko darīt. Ļoti labi. Tad tagad viņam būs jādomā. Tieši tā, un tāpatās ar to ražošanu, tie jau esam, mēs, mēs no Eiropa vienalga, kas ir aizstūmuši to ražošanu prom, tāpēc, ka tas ir bijis sāpīgs temats, kā to darīt
pareizi, mēs to neesam darījuši pareizi, mēs to vienkārši esam vieglāk bija viņu aizstumt prom. Tagad, ja mēs viņu varam atvest atpakaļ ražošanu un darīt lietas šeit un darīt tā, ka tas nepiesārņo vidi, tas jau būtu tas optimālākais. Un, protams, ka es ļoti daudz strādāju ar vietējiem iedzīvotājiem, ar zemes īpašniekiem. Es pat dzīvoju laukos un es daudz runāju ar šiem cilvēkiem. Protams, ka es nevaru iet pie cilvēka, kurš domā, kā iztikt līdz nākamajai algai un teikt, hei, zini ko, tev ir jāpērk bioloģiskā pārtika tagad, brauc uz skaju un pērc bioloģiskā pārtiku. Un elektrība būs drusciņi dārgāka, tāpēc, ka mēs tur gāzi neizmantojam. Tāda viss ir uz turbīnām. Protams. Paldies, ka tu glābi ar mums pasauli. Jā, tieši tā, zaļā kustība. Protams, ka to nevar darīt, un to arī nevajag darīt. Un, nav neviens perfekts, un neviens nebūs perfekts. Neviens no mums trījiem, vienalga, kāds ir labklājības līmenis. Nepiekrītu. Labi, cits podcasts. Jokojos. Egocentrismu podcasts. Jā, bet vienkārši tas ir absurdi, un tā nevajag domāt. Protams, ka ir jāstrādā kaut kādās samērīgās robežās, un ja mēs varam to ražošanu atvest atpakaļ uz Latviju un celt, ne tikai Latviju uz Eiropu un celt to mūsu labklājības līmeņu, jo mums arī vēl ir kur augt. Vai tas atrauks šajā situācijā, ka tad Ķīnā un Indijā un Bangladešā visi atgrieztos no nabadzības līmeņa līdz absolūtai nabadzībai? Es nedomāju, ka tas notiktu. Kāpēc? Tāpēc, ka tomēr arī šīs valsts ir nākušas kaut kādu ceļu un arī viņām, tomēr tas labklājības bet tu teici, ka absolūti lielākais vairākums no viņu saražotā nonāk rietumos, tātad tur 90% pieprasījumu mēs nogriežam pēc viņu darba. Viņiem tas būtu sāpīgi, un viņiem būtu jāmainās, bet es neredzu, kāpēc viņi to nedarītu. Tas neatliks. Bet jā, galvenais tāda gudrās politiskās lietās aizgājums, bet es gribu paprasīt savu 5-gadnieku jautājumu. Tā kā veselīga jūra nekad nesmird, vai arī veselīga jūra tomēr var smirdēt? Veselīga jūra var smirdēt. Okay. Tāpēc, kad tas, kas ir kaitīgais tajā jūrā, ir tās zilaļģes, bet ir arī citas jūras zāles. Jā. Un jebkas, jūras zāles, piemēram, ar vētrām arī var izskaloties ārā. Tas ir tas, ka tu aizies jūru, tu redz tās brūnaļģes, tās, kas ir tā kā tādi zariņi. Ne jau tās smalkās zaļās aļģes, bet tie, kas ir tā kā tādi augi. Un jebkas, kas pūst, smird. Jā. Un tu arī dabīgi augi var tikt izskalot ārā un pūt un smirdēt. Bet vēl viens 5-gadnieku jautājums. Var dzert dīķu ūdeni netīšām? Cik daudz dīķu ūdeni netīšām vajag izdzert, lai tas radītu veselības problēmas? Tu vari izdzert 100 litrus un varbūt viss kārtībā, un tu vari izdzert vienu malku un varbūt slikti. Vidējā Āzijas dīķī? Vienalga, kur atceries, kad 100 metrus virs tevis varētu būt briedis, kas būtu pakakājis tajā dīķī upē strautā, vienalga kas. Tu nekad nevar zināt. Briedis tur pakakāja tāda mazāk, bet tas tāda var arī tāda alegorija, vai nevis par briedu konkrēti? Nē, principā es personīgi nedzertu. Vai satraukties netīšanas, iekrīt ar galvu iekšā? Tāda alegorija. Nē, ja iekrīt ar galvu iekšā, nē, protams, ka nē. Es vienkārši biju veikot pirms pāris dienām, es ļoti daudz ūdens atdzeros netīšām, jo tur iekrīt. Tas bija netīšām, un tu tēsi. Ja netīšām, tev ir okei. Nē, bet tu tēsi. Tas jautājums, vai veikt izvēli un to darīt speciāli, tas tikai 100%. Nē, vienkārši viena baktērija un tu esi done. Bet upjūdeni gan var dzert drīzāk. Ja jāizvēlās dzert upjūdeni vai dīķūdeni. Upē tekošs ūdens, tad viņš ir tīrs. Bet šeit mēs tuvojamies noslēgumam. Nē, tu saki, tu nekad nezini, kas ir tajā upē 100 metrus uz augšu noticis. Tāpēc labāk dzert jūras ūdeni. Savu fosforu noteikti. Jā, tāpēc jūras ūdeni jādzer, jo tur atšķēdījies. Tur ir sāls. Vai arī nes līdzi filtri tās pudeles vai tās tabletes, ko tu iemet tajā ūdenī, lai viņu attīrītu. Vienkārši, man ir viens ja ir izvēle nedzert to ūdeni. Kāpēc vaļa lec krastā? Kas? Kāpēc vaļi un delfīni lec krastā? Tas ir dēļ sonāriem? Arī. Kas ir sonāri? Tā kā radars kuģiem, ultraskaņas. Jā, viņi ļoti tā kā ir jūtīgi, tāpat tās kā mūsu cūkdelfīns Baltijas jūrā, un viņus ļoti šie te skaņu viļņi ietekmē. Un viņi var drusciņi sajūgties prātā no šīs. Traki, tik intelektuāla būtne ir tik ļoti mocījusies, ka vienkārši izlec un uztais pašnāvību. Es dzirdēju, ka īstenībā nedrīkst viņus bakstītos dzīvniekus, kas ir izlikuši krastā.
ka jāļauj viņiem pašiem. Es nevaru, kā delfīns var pats tikt ūdenī apakaļ iekšā. Nē, viņiem palīdz. Viņus, ja tas dzīvnieks ir izlicis krastā un viņš netiek vairāk apakaļ, tad viņi var izžūt. Momentā viņi uzņem tā kā, viņiem ir jābūt visu laiku ūdenī mitrumā. Tāpēc mēs redzam šos te glābējus, kas viņus sēdz tur ar mitrām segām un lej ar spaiņiem ūdeņus. Viņiem virsīt, tāpēc, ka viņi vienkārši nomirst momentā savādāk. Viņi ir jāmēģina dabūt. Jā. Ok. Ronis var iekost sāpīgi? Ronis, var iekost sāpīgi. Roņus sauc par jūras labradoriem. Viņiem drausmīgi patīk spēlēties, bet viņi ir arī sāpīgi iekost. Aha. Bet roņus gan nevajag bakstīt, ja viņi ir krastā. Jā, tāpēc tie ir pārsvarā roņu mazuļi, kas ir krastā, un no viņiem vajag turēties pa gabalu, tāpēc, ka sādāk viņus var pārāk sastrasot, un viņi var apjukt arī. Man vismaz abiem tāds jautājums ir, kas ir TSA kuģis? Nē. Tad varat atbildēt, kas, ja mēs paņemam kuģi, mēs viņam nomainām visus dēļus. Kuģis mēs nomainām visus dēļus ar jauniem dēļiem. Tas ir tas pats kuģis. Un tu vari arī paprasīt, vai cilvēku apziņu iekopē kaut kur citur, vai tas pats cilvēks. Tik traki nē, bet viens galds, kur mums ir šis galds jaukais. Mēs visus galda dēļus nomainam laika gaitā ar jauniem dēļiem, jo viņi... Es teiktu, ka tas ir tas pats. Jā, es teiktu, ka ja nav bijis brīdis, ka viņš ir pilnībā pazudis, šeit replika, bet vienmēr bijusi lieta, kam kaut kas tiek samainīts, es teiktu, ka tas ir tas pats. Ok, labi. Es teiktu, ka nē. Tu teiktu, ka nē. Helmut, man tev ir jautājums tad. Ja mēs nomainījām visas dēļus, un no tiem dēļiem, ko mēs noņēmām nost, mēs uztaisam to galdu atkal tādu kopiju. Kurš tad ir tas pirmreizējais galds? Es iedomājos vienkārši inventarizācijas lietu. Ja man ir inventarizācijas, kur šis galds, un es laiku viņu laboju, un viņš paliek inventarizācijas lietu. Labi, bet tu viņu laboji, bet tās visas detaļas jūs nomainīs no tām detaļām, tu uztaisi galdu tādu pašu. Viņš izskatās tieši tāpat kā oriģināli, viņš izskatījās. Tad kurš teikt ir oriģinālais galds tad? Tajā brīdī, kad viņam tiek pielikt gabaliņš, man liekas, pēdējais, tad viņš pārmiesojās, un tas tomēr ir jaunais, jā. Ok, labi. Tas ir interesanti. Tas ir interesanti, vai ne? Bet mums ir tev vēl pēdējais interesantais tāds jautājums. Tas ne uz ko neiet, vienkārši tāpat paprasīt. Mums ir jauns segments. Mums ir jauns segments, Q&A podcasts serijas beigās. Pēdējais jautājums tev, Magda, ir. Tu no rītdienas būsi absolūti Latvijas diktatora. Tu vari darīt, ko tu gribi. Tu vari waterfrontu atļaut celt, neatļaut celt. Dinamītiem uz Hesiem. Jā, Hesiem uz dinamītiem, bebrus abruņot ar automātiem. Tu vari darīt, ko tu gribi. Vispār ar bebriem neparunājam, bet labi. Labāk nevajag. Kas ir 3 lietas, ko tu rītdien izdarītu, tavuprāt, ir svarīgākas Latvijā vajadzētu darīt? Latvijas mērogs, jā. Jā, Latvijas neglābjam pasauli, mēs tikai varam ar sevi tik galā. Varbūt pat ne ar dabu saistīts, bet kas ir tavuprāt 3 lielākās problēmas, un mēs viņas risinām no rītdienas, tu esi diktatori, un ja kāds tur runā pretī, tu viņam var nocirst rokas. Es sāktu ar tiem aizsprostiem tīri, tāpēc, ka mēs tiešām dabūnam tos ātros pozitīvos rezultātus. Es sāktu finansēt šo te nojaukšanu, jo tas arī ir lētākais risinājums, ko mēs varam darīt. 10 reizes lētāks nekā zīveceļi. Tā kā es sāktu jaukt aizsprostus masveidā. Es ieviestu apsaimniekošanas noteikumus privātajiem ūdeņiem, tāpēc, ka Latvijā 95% no ūdeņiem ir privāti. Mums ir apsaimniekošanas noteikumi tikai publiskajiem ūdeņiem, kas ir 5% no mūsu ūdeņiem. Un 95% mums vienkārši nav apsaimniekošanas. Podkastam otrādi sāksies. Jā, es neiešu detaļās, bet es tātad sakārtot šo likumdošanu ap privātajiem ūdeņiem. Un trešais... Kaut ko ne par dabu. Es gribu teikt kaut ko, kad es runātu ar cilvēkiem, bet es nevaru tev pateikt, kas tā būtu tā. Kā tu pensionāri negribi palīdzēt? Jāpalīdz pensionāriem taču bišķiņi. Es labprāt runātos ar pensionāriem. Es to darīju šobrīd, bet es to labprāt darītu ar vien vairāk. Cilvēkiem pietrūkst. Ir arī viesi, kas grib sodīt kādu. Nē, mums bija viesi, kuri tur aizliegtu, pieņemtu likuma grozījumus, tu iesi runāt ar pensionāriem. Izdaram kaut ko viņiem. Godīgi, es dzīvoju tuvu
pansionātam. Okay. Un es ik pa laikam esmu tajā pansionātā. Un tur tiešām cilvēkiem vienkārši prieks no tā, ka tu tur esi. Jā, bet tad varbūt mums vajag likt tādu, bet tu esi diktatori. Varbūt tad... Bet visiem diktatoriem jābūt vienādiem. Ko mēs Es jums abiem liktu iet uz pansionātiem. Visi, kuriem ir zem 50, ir diena nedēļā. Bērndārzem pavadīt laiku ar pensionāriem. Tas ir tik forši, tas strādājot. Tas strādā, jā. Vācijā tas arī būs, viņiem tur, vai viņi varēs dienēt, vai arī iet sociālo darbu strādāt reizi nedēļā neapmaksāt. Es tad dzirdēju. Tad internetā mums bija kā pie no bērnu dārzus ar pansionātiem. Tas ir šausmīgi veselīgi. Jā. Tā ir forša lieta. Un to es darītu. Patiesi, cik divas super konkrētas atbildes, un trešā nebija kāda nogalināta, bet tāda pozitīva. Jā, parasti Magda ir labs cilvēks. Viņa ir labs cilvēks. Tā ir rakstīsim. 14. sērija Magda labs cilvēks. Nav melots. Liels tev paldies. Centāmies tevi provocēt un tēlot īgņas visu laiku ar visādākiem īgnām lietām, bet, man liekas, ļoti labi turējies pretī. Jūs kā 5-gadnieks aizsūtījis pansionātu. Jā. Mēs, starp citu, neesam tik traki, kā mēs tēlojam, tik mēs uzdodam jautājumus. Jā. Nezinu, mēs cenšamies izraisīt kaut kādas. Mūsu uzstādījums ir, ka nav jēga draudzīgi mīļi parunāt, un tad visi apsēž. Nu jā, es arī piekrītu. Stundu teikt, ka daba ir forša vienkārši katrs pēc. Daba ir forša tāpēc, kā? Daba ir forša tāpēc, kā? Interesantāk, ka pacelt tēmas. Beidzas, tad tas izstājās, turpinās par 2 un vinnē tas, kurš var pateikt. Tagad tā mēs cenšamies šeit, mēs tev aicināsim noteikti vēl. Un interesants fakts, ko mēs nepateicām, to es nirēju. Jā. Tas ir riktīgi stilīgi. Par to arī varētu runāt, ko tu tur redzējis ienirstot un kā tas ir. Ir vienkārši. Es nonāku tur, kur es esmu, tāpēc, ka es nirēju. Jā. Tā nav man izglītības. Es varu fotografēt. Kas ir kaut kāds trakākais brīdis, tavas nirējas karjerā vai pieredzē? Es varbūt redzēju kreizijas dzīvi, varbūt tu gan arī nomiri, kas ir kaut kas tāds, kas tev... Zuti ar navigācijas sistēmu. 3, 2, 1. Kas ir trakākais, kas ir bijis? Nē, viens ir, kad es nirstu, tas vienmēr savāc atkritumus. Tas ir tā kā standarts, katrs nirējas principā paņem. Un vienreiz cēlu maisiņu. Es domāju, plasmas maisiņus. Un man nebija tā kā atkrituma maisa, es liku visu kabatās. Un es sapratu tajā brīdī, kad es viņu pacēlu, tas nebija maisiņš, tas bija pampers. Un tas bija diezgan pretīgi, un tajā brīdī es teicu, es nemetīšu viņu apakaļ. Es nevaru viņu mest apakaļ, man tas pampers lietot, es biju jāiebāž kabatā, un tas bija viens no pretīgākajiem brīžiem. Redz, cik tālu Magda ir gatava iet, lai glābtu. Unexpected. Uz šīs tumšās nots. Labi, ka nebija bēbīts blakus. Īstenībā forši notikums īstenībā. Jā, pozitīvi. Tas, ka nebija bēbīts blakus, jā, izcili. Tas bija skaisti. Nice. Labi, paldies visiem, kas klausījās. Magda, milzīgs paldies, kā atnācis. Mums bija ļoti forši tevi papļāpāt. Jā, paldies tev, Liels. Paldies jums. Čau! Visu labu!